Sveiciens visiem semināru dalībniekiem, kas šodien mums ir pievienojušies, neskatoties to, ka ārā ir silts, spīd saule. Mēs arī esam zaļā pļaviņā. Jā, mēs arī esam zaļā pļavā. Mēģināsim būt ļoti koncentrēti un iekļauties stundā. Tad mani sauc Inga Kalve. Es darbojos Universitātes Vetfonda mārketinga un sociālajos tīklos. Varbūt esat pamanījuši mūsu smaidīgo tako kokers paneli, tas ir arī mans kolēģis. Un, ja par šovakaru, tad šodien mēs sāksim ar Astras Ārnes lekciju par vecu dzīvnieku fizioloģijas un anatomijas īpatnībām un praktisko nozīmi. Veterinārā ārste Astra Ārne ir veterināra medicīnas fakultātes docente un māca studentiem dzīvnieku anatomiju un etoloģiju, jeb uzvedību. Otra tēma šovakar mums būs par vecu dzīvnieku īpatnībām no veterinārā ārsta skatu punkta. Un to bija paredzēts lasīt docentei Inesei Bērziņai, bet, diemžēl, viņa nevarēja šovakar piedalīties, tādēļ ar pārējām tēmām jūs iepazīstinās kolēģi veterinārā ārsta Ieva Meijere. Vēlreiz atkārtošu par jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, lai neviens netiktu aizmirsts. Lūdzam uzdot tos Q&A sadaļā, un tad attiecīgi webināra beigās mēs uz tiem visiem mēģināsim atbildēt. Dodu vārdu tev, Astra. Jā, paldies, Inga. Es šērošu tad savu ekrānu. Labvakar, cienījamie kolēģi, kuri ir pievienojušies, un visi webināra dalībnieki. Man ir liels prieks, ka jums ir interese par šo tēmu, par to, kā jūsu dzīvnieki noveco un par to, kas šajā procesā notiek. Jo jauns dzīvnieks gluži nav tas pats, kas vecs dzīvnieks, un tāpēc ir svarīgi par to runāt. Jā, reizēm mēs šos dzīvniekus saucam arī par geriatriskiem dzīvniekiem, tātad dzīvnieki, kuri noveco. Un domājot par šiem dzīvniekiem, tad mēs varam arī teikt, ka šie dzīvnieki ir seniori. Un kā tad mēs varam uzskatīt, ka suns ir kļuvis par senioru, to ļoti ietekmē suņa šķirne un izmērs. Respektīvi, ja suns būs svarā līdz 9 kg, mēs sakām, ka šāds geriatrisks suns, kurš sāk novecot, būs no 11 gadu vecuma. Vidējām šķirnēm, kas ir no 9,5 līdz 22,5 kg, šī ķermeņa masa, vecums būs 10 gadi un vecāki. Lielauguma šķirnēm, kas būs smagāki par 23 kg un līdz 41,5 kg, tie būs 8 gadi. Taču ļoti, ļoti lielām šķirnēm, pat gigantiskām šķirnēm, mēs teiksim, ka šis jau ir tā kā šis novecošanās process iestājās jau no 7 gadu vecuma. Un ja mēs domājam un runājam par kaķiem, tad kaķis seniors ir tas, kuram ir 11 gadi un vecāki kaķi. Protams, šo te vecumu dažādām šķirnēm tas būs dažāds, piemēram, jūras cūciņām tas būs no 5-6 gadu vecuma, mazajiem grauzējiem tas būs vēl ātrāk, piemēram, žurkām tas varētu sākties jau no 12 līdz 24 mēnešu vecumam, jo šiem dzīvniekiem ir daudz īsāks mūža ilgums. Ir interesanti tas, ka dzīvniekam novecojot, mēs varam novērot dažādus sindromus. Tātad šeit prezentācijas kreisajā pusē jūs redzat šo sindromus, un tas, piemēram, būtu hronisks svara zudums, patstāvīga slika apetīte, samazināta mobilitāte, tāda šī spēja kustēties. Var novērot hroniskas sāpes, hronisku vemšanu, hronisku klepu. Dzīvnieki var neapzināties apkārtni. It kā šķietami vietas, kur viņi līdz šim ir ļoti labi pārzinājuši, tās viņiem ir kļuvušas nepazīstamas. Var gadīties, ka kādreiz jūs novērojat, ka dzīvnieks atnāk pie jums, komunicē ar jums, aiziet, un tā kā šķietami jūs atkal meklē. Tāpat arī defekācija, urinācija, tās pazīmes var būt gan kā nekontrolēta, gan arī neatbilstošās vietās. Piemēram, ja dzīvnieks vienmēr ir spējis izgulēt nakti un viņam nav bijusi nepieciešama iziet laukā veikt urināciju, tad veciem dzīvniekiem var parādīties šis sindroms, ka tas vairs nav iespējams. Un tāpat arī redzes zudums. Taču šīs slimības, šie sindromi bieži vien ir saistītas ar slimībām, kas var attīstīties veciem dzīvniekiem. Piemēram, pie hroniska svara zuduma mēs varētu domāt, tas var būt pie ļaundabīgiem veidojumiem, pie dažādām aknu slimībām, arī pie nieru slimībām, arī pie iekaisīgā zarnu sindroma.
Tāpat, piemēram, ja mēs redzam, ka dzīvniekam samazinās spēja kustēties, viņš nevēlās to darīt, tas var notikt, piemēram, pie artrīta, kas ir šīs iekaisums locītavās. Tāpat arī šīs, teiksim, hroniskās sirds slimības var ierosināt klepu, ko mēs pamanām varbūt kā sekundāru pazīmi. Tāpat šī kognitīvā disfunkcija iestājās, respektīvi, kad dzīvniekam šīs spējas orientēties telpā, šķietami lietas, kuras kādreiz šķita tik viegli izdarāmas, tagad ir kļuvis izdarīt daudz, daudz grūtāk. Un šī kognitīvā disfunkcija ir bieži sastopama kā veciem kaķiem, tā veciem suņiem. Un veciem kaķiem, piemēram, viena no vēl biežām pazīmēm, ko mēs varētu novērot, ir vokalizācija. Kad kaķis sēž vokalizē, un mēs tā kā nesaprotam, ko viņš grib. Tas arī ir viens no šiem novecošanas simptomiem. Bet, manuprāt, jums svarīgi ir saprast, ka novecošana pati par sevi nav slimība. Novecošanai raksturīgi ir šo fizioloģisko funkciju izmaiņas, kas raksturojas ar šiem funkcionāliem traucējumiem. Un faktiski organismā šī novecošana notiek 3 līmeņos. Viens ir šis zemākais, kas būs tā kā šūnas līmenis, vismazākais. Kad šūnas daudz mazāk efektīvāk dalās un veidojas un uzkrājas dažādi šūnas DNS bojājumi. Otrais ir šis orgānu līmenī, kā piemēram, kā jau minētā šī sirds un kardiovaskulārā sistēma, tāpat arī elpošanas un gremošanas sistēma. Un tad ir šis organisma līmenis, kas ir viss kopā, kad mēs redzam, ka dzīvniekam samazinās šī enerģija, viņam ir šī ierobežota vai nevēlēšanās, samazinās šīs fiziskās aktivitātes, un tāpat arī varbūt mēs novērojam, ka dzīvniekam ir šī samazinātā imunitāte, kas ietekmē šo dzīves kvalitāti. Kas tad notiek organismā, kad dzīvnieks noveco? Tātad viens varbūt no tādiem pamanāmākajiem, un īpaši suņiem veciem, mēs redzam to, ka uzkrājās šie tauki. Tas nozīmē, ka vielmaiņa palēlinās, vielmaiņas ātrums organismā samazinās. Kāpēc tauku uzkrāšanās ir slikta? Tāpēc, ka mums veidojas šie hroniskie iekaisuma procesi dažādās organismu vietās, un šī tauku deponēšanās to veicina. Tāpat veciem dzīvniekiem var vairāk attīstīties šīs autoimūnās slimības, kad organisms it kā cīnās pats pret sevi. Dažādas šīs spilventiņu izmaiņas, ko mēs varam novērot kā hiperkeratinizāciju, spilventiņi kļūst cietāki. Tie īpašnieki, kuri regulāri apgriež dzīvniekiem nagus, jūs noteikti varat pamanīt, kad šiem vecākiem dzīvniekiem iespējams nagi sāk šķelties. Nags vairs nav tik smuks, gluds un spīdīgs, tas ir kļuvis trauslāks, kas arī ir normāls šis process. Tas viss notiek dēļ tā, ka samazinās šī šūnu aktivitāte. Tie pieminēti tāpat šie pieminēti organismā hroniskie iekaisuma procesi, kur attīstās dažādu iemeslu dēļ. Ādas izmaiņas, āda var kļūt uzbiezināta, hiperpigmentēta. Jūs varat pamanīt īpaši gaišiem dzīvniekiem, kad, teiksim, šī āda, kura kādreiz bija gaiša, bez kaut kādām šīm izmaiņām, pēkšņi parādās kaut kādi varbūt tumšāki pigmenta laukumi, kas arī ir normāli, un mēs varam redzēt to dzīvniekiem, kuri noveco. Un tāpat āda kļūst mazāk elastīga. Un tad vēl viena tāda lieta, ko mēs varētu redzēt, ir šis muskuļu zudums. Un ne tikai muskuļu zudums, bet arī kaulaudu un skrimšu masas zudums, kas ārkārtīgi ietekmē dzīvnieku veselību. Ja mēs domājam par skeleta muskuļu sistēmas novecošanu, tad tas pirmais, ko mēs varbūt pamanītu, būtu šie funkcionālie traucējumi, kad mēs novērojam šīs sāpes vai kustīgumu zudumu. Dzīvnieki, kuri kādreiz bija šķietami aktīvi, vēlējās doties pastaigā, kļūst mierīgi, pārnākot no pastaigām daudz guļ, un dažreiz var gadīties, ka ņemot viņa siksnu, ar ko jūs šo pavadu, ar ko jūs dodaties pastaigā, viņš nemaz vairs nav tik priecīgs un neluncina šo astu un neskrien pie jums, gribot iet pastaigāties. Tāpēc, kad, ja ir šīs sāpes locītavās, tad dzīvniekiem ir grūti nest sevi un pārvietoties. Viena no lietām, kas notiek, tātad mugurkaulās mums ir veidots no šiem
daudziem skriemeļiem. Un šiem te skriemeļiem starpā mums atrodas starpskriemeļu diski, kas nodrošina faktiski pilda tādu amortizācijas funkciju. Un, diemžēl, ar vecumu arī šiem starpskriemeļu diskiem zūd elasticitāte, un tas savukārt palielina šo risku, ka disks varētu tikt bojāts un varētu veidoties šī starpskriemeļu disku trūce. Attēlā šeit tātad mēs redzam, kāda izskatās šī te normāla kaula uzbūve, tātad šī te porainā daļa kaulam, šis būtu normāls blīvums. Tālāk vidējā bilde mums attēlo to, kāds izskatās kauls, kad notiek šī kaula masas samazināšanās, vai mēs novērojam tā saucamo osteopēniju. Redzēt šīs kavernas vai lakūnas vai šie caurumiņi ir kļuvuši vairāk un biežāk sastopami kaulā. Smagākos gadījumos var attīstīties osteoporoze, bet dzīvniekiem tā ir ļoti, ļoti reti, jo, diemžēl, dzīvnieki tik ilgu mūžu nenodzīvo. Reizēm tā ir sastopama dzīvniekiem pie nepareizas ēdināšanas, taču ne mīļdzīvniekiem. Tas var gadīties lauksaimniecības dzīvniekiem. Un, protams, kā jūs minēju, tātad palielinās šis tauku procents pret ķermeņa masas, šo te muskuļu masu. Ārkārtīgi interesants process, kas ar mums visiem notiek, ar cilvēkiem. Tātad šis process jau sākās no 40 gadu vecuma, tāds izteiktāks tas paliek pēc 60, 65 gadu vecuma un pavisam izteikti 70 līdz 80 gadu vecumā. Tātad mēs novērojam šo te sarkopēniju. Sarkopēnija faktiski ir muskuļu masas zudums, bet tas ir pilnīgi normāls fizioloģisks process, tāpēc sarkopēniju jūs nevajadzētu novērot tikai viena ķermeņa pusē, tad jums ir vairāk jādomā par to, vai tā nav kāda muskuļa atrofija, bet sarkopēnija tātad notiek visā šajā te organismā. Un tāpēc zinātnieki iesaka, ka, teiksim, dzīvniekiem, kuri ir jauni, salīdzinoši, teiksim, tur 3 gadu vecumā, var uztaisīt šo te vai nu datortomogrāfiju, vai arī ultrasonogrāfiju var palīdzēt, tātad nomērīt šo te muskuļu masu. Un tad, kad dzīvnieks paliek vecāks, tad atkal atkārtojam šo te izmeklējumu un redzam, cik tā muskuļu masa ir liela, vai šī muskuļu masas zušanas process ir sācies vai nē. Jo sarkopēnijas laikā, kas notiek, tātad samazinās šī te muskuļu masa un samazinās ne tikai šo te miocītu izmērs, bet arī miocītu skaits. Līdz ar to zūd šis te muskuļa spēks un samazinās muskuļu funkcionālās spējas. Tātad atkal te ir tās pastaigas, kad varbūt dzīvnieks nevēlas iet tik lielus gabalus vairs. Kas ir sarkopēnijas viens no tādiem stūrakmeņiem? Tas ir nepietiekams olbaltumvielu daudzums. Ja jums barībā dzīvniekam trūks šīs te olbaltumvielas, tad vai vispār kaulaurī vēl sliktākā gadījumā, tad var gadīties, ka šī sarkopēnija attīstās straujāk. Tāpat ne tikai olbaltumvielu daudzums barībā, bet jums jāsaprot, ka arī organismā šie te olbaltumvielu sintēzes procesi notiek daudz lēnāk un mazāk efektīvi nekā jauniem dzīvniekiem. Tāpat pie sarkopēnijas mēs varam novērot šo te mitohondriju disfunkciju. Mitohondrijas ir tas elements, kas šūnā ražo enerģiju. Un tātad te sākas šie darbības traucējumi, šūna vairs nav tik aktīva. Un paaugstinās šis te oksidatīvais stress, kas notiek tādā molekulu līmenī, un tātad šīs te muskuļu šūnu skaits un izmērs samazinās. Šis process ir kā vērojams tā kaķiem, tā suņiem un arī cilvēkiem. Ja mēs domājam par uzturu, jo uzturs ir ārkārtīgi svarīgs šiem te geriatriskajiem, jeb senioriem, jeb veciem dzīvniekiem, kuri noveco, noteikti domājam par olbaltumvielu daudzumu barībā. Tātad suņiem, kas ir tādā senioru vecumā, noteikti tie būtu 2,5 līdz 3,5 grami uz kilogramu diennaktī. Ja ir aizdomas par nieru mazspēju, tad, protams, tik augstas olbaltumvielu satura diētu mēs nevaram lietot, tad no 2 līdz 2,5 šie te grami uz kilogramu diennaktī. Kaķis, atceraties, ir obligātais gaļēdājs. Viņiem vajag gaļu, viņiem vajag olbaltumvielas, līdz ar to olbaltumvielu daudzums būs no 5 līdz 6 grami uz kilogramu diennaktī. Atkal, ja ir šī te sākuma stadijas nieru mazspēja, tad vajadzētu šo te daudzumu samazināt no 4 līdz 5 grami uz kilogramu diennaktī kaķim. Nu, lūk,
Tad ir šīs omega-3 augstskābes. Tās mazinās šos iekaisumu procesus un uzlabos arī šo smadzeņu darbību, nieru darbību, sirdsdarbību. Dažādi šie antioksidanti, kuri stiprinās un aizsargās šīs šūnas un nodrošinās šūnu imunitāti. Tāpat arī šķiedrvielas ir gan komerciāli pieejamas, gan varat pievienot barībai, teiksim, izbarot kaut ko, kas ir ar augstu šķiedrvielu saturu, glikozamīns un chondroitīns, kam es nedaudz pieskaršos tūliņ. Tāpat arī L-karnitīns, kas palīdzēs uzturēt šo muskuļu masu, uzlabos šo tauku vielmaiņu un ūdens. Protams, neaizmirstam, ka ūdens ir ārkārtīgi svarīgs. Ja jūs jūtat, ka jūsu dzīvnieks, kurš ir tādā senioru vecumā, vairs nevēlas tik daudz dzert un uzņem šo šķidrumu, iespējams, jums ir jādomā par to, ka viņam jūs dodat kaut kādu mitrobarību, notiek barības mitrināšana, jo ūdens ir ārkārtīgi svarīgs šiem šūnu procesiem. Un, manuprāt, man ir ļoti svarīgi jums paskaidrot, kāpēc dzīvniekiem ir svarīgi lietot šos glikozamīnu chondroitīnu preparātus, jo glikozamīnu nozīme skrimslī, tātad glikozamīns darbojas kā skrimšļa būvmateriāls. Ja viņš ir polisaharīds un viņš palīdz veidot šos proteoglikānus. Viņš nodrošina šo skrimšļa atjaunošanos, palīdz stimulēt jaunu skrimšļa šūnu, jeb chondrocītu veidošanos, jo skrimslis sastāv no daudz chondrocītu šūnām, un skrimsli baro šīs bārkstiņas, kas ir locītava somiņā. Un dzīvniekam novecojot, šie procesi paliek lēnāki. Skrimslī nepienāk, teiksim, kā muskulī artērija, kas viņu pabaro. Skrimslis to visu uzsūc caur savu difūzo membrānu. Un arī, protams, nodrošina šo iekaisumu mazināšanu, jo glikozamīns var samazināt šo locītavu iekaisumu, līdz ar to šādā veidā mazinot sāpes. Chondroitīns savukārt veicinās to, ka skrimslis ir piebriedis, šo ūdens saglabāšanu skrimslī, jeb hidrāciju, un nodrošinās līdz ar to arī tā elastību un izturību pret slodzi. Tāpat arī chondroitīnam ir liela loma, lai veiktu šo triecienu amortizāciju, jeb absorpciju, un aizsargāt šīs locītavas. Un chondroitīnu šie preparāti nodrošina to, ka skrimšļa noārdīšanās notiek lēnāk, kavē šos fermentus, kas sašķir skrimšļa audus un tādā veidā palēlina šo skrimšļa deģenerāciju. Nu, tālūk. Paldies jums par uzmanību, es iekļāvos laikā. Ja jums ir kādi jautājumi, tad rakstam tai Q&A sadaļā, jeb questions un answers. Paldies jums! Jā, Astrid, tu beidz šērot, vai ne? Un es sāku šērot savu ekrānu. Un mēs pievēršamies nākošajai lekcijai. Tā, jūs redzat manu ekrānu, vai ne? Jā, redzam. Tā, tad vēlreiz labvakar visiem 107 dalībniekiem. Tas ir vienkārši fantastiski. Mēs nekad nedomājām, ka mums būs tik liela interese, bet tiešām prieks par to, jo acīm redzami tēma ir aktuāla, un mēs šo tēmu aktualizējām pat pirms mēneša. Mums bija ļoti lielisks seminārs veterinārārstiem tieši par geriatrijas jautājumiem, un tad mēs runājot ar viņiem sapratām, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls, un sapratām arī, ka ne tikai vetārstiem, bet arī dzīvnieku īpašniekiem, un tāpēc šis seminārs šodien Zoomā. Tā kā paldies jums visiem par piedalīšanos. Diemžēl man kolēģi Ines Bērziņa nevarēja piedalīties šovakar un nolasīt savu šo lekcijas daļu par veterinārārsta skatījumu uz geriatriskiem pacientiem, bet es ceru, ka es to izdarīšu viņas vietā pietiekami kvalitatīvi. Tā, vai jūs redzat nākamo slaidu? Redzam. Tātad, jā, te mēs redzam vienu vecu pacientu, kurš ir ietinies sedziņā, un laimīgi bauda savas vecumdienas, bet jautājums ir, vai mēs tā vienkārši varam atšķirt, vai šis dzīvnieks ir vienkārši vecs un tāpēc viņš guļ, vai viņam ir sāpes, varbūt viņam ir kaut kāda slimība, kaut kādas problēmas. Tā kā tas nevienmēr ir tik vienkārši saprotams, vai šim dzīvniekam ir, vai mēs varam visas problēmas, kas viņam ir, norakstīt uz vecumu, vai tomēr tā ir kaut kāda saslimšana. Tāpēc būtu ļoti svarīgi
katram veca dzīvnieka īpašniekam būt labā kontaktā ar savu veterinārā ārstu, jo tas būs tā instance, kas jums sniegs atbildi viskompetentāk, vai tā ir problēma, vai tas ir normāls novecošanas process, kā jūs dzirdējāt no Astras par sarkopēniju, jeb muskuļu masas zudumu, ka tā ir normāla veciem dzīvniekiem un par to nevajadzētu uztraukties, bet vai tā tas ir arī ar citām problēmām? Kas vecajos dzīvniekos ir tik īpašs? Viss ir īpašs, jo savas dzīves laikā viņi ir daudz ko piedzīvojuši un organisms ir uzkrājis dažādas problēmas un dažādas sistēmas ir vairāk vai mazāk nolietojušās. Un galvenokārt tas attiecas uz imūnsistēmu, jo imūnsistēmas darbība vairs nav tik efektīva, kā tas ir bijis agrākajos laikos, kad tā varēja efektīvi aizsargāt pret infekcijām un dažādām autoimūnām slimībām un audzējiem. Veciem dzīvniekiem, diemžēl, šos problēmu rādītāji ir daudz augstāki salīdzinot ar jauniem vai vidēja vecuma dzīvniekiem. Tieši tas pats ar iekaisīgām patoloģijām. Tās arī novēro biežāk. Un tieši tā, ka visas problēmas, kas dzīves laikā ir ar dzīvnieku notikušas, principā liek sevi manīt lielākā vecumā, tā skaitā tur, kur mēs varbūt neesam savu roku pareizi pielikuši, piemēram, mutes higiēna, ja nav pareizi veikta, tas noteikti radīs problēmas dzīvniekiem vecumā. Tāpat arī dažādas stresa situācijas mēdz sakrāties un izpausties kā imūnsistēmas problēmas vai citas. Tāpat arī notiek veciem dzīvniekiem, kā jau es teicu, sakrājas viss kas, un tad veidojas kaut kādas patoloģiju kombinācijas, ko varbūt ir grūtāk atpazīt, un ir vajadzīga precīzāka diagnostika, lai noteiktu šīs patoloģijas. Un tādēļ ir šis cipars, ka 40% laboratorisko izmeklējumu, ko mēs veicam it kā puslīdz veselam senioram, tomēr rezultātā mēs kaut ko atklājam. Atklājam cukurdiabētu, atklājam nieru mazspēju pašās agrīnās stadijās, un tāpēc ir ļoti būtiski, ja jums vetārsts piedāvā šīs analīzes veikt, noteikti to darīt. Tāpēc, kā mēs varam, piemēram, nieru mazspēju, kas ir ļoti bieža patoloģija veciem dzīvniekiem, mēs te pieskarsimies arī vēlāk mazliet vairāk, to var atklāt ļoti agrīnās stadijās, kamēr klīniski nav redzams pilnīgi nekas, jums ir vesels dzīvnieks, bet patiesībā viņa nieres jau sāk strādāt sliktāk, nefroni iet bojā, un to mēs varam diagnosticēt ar ļoti jūtīgām specifiskām metodēm, piemēram, SDMA analīze, ko veic, lai noteiktu nieru mazspēju ļoti agrīnās stadijās. Un tad mēs varam palīdzēt, mēs varam sākt kaut ko darīt savu dzīvnieku labā. Tā kā šī analīžu lieta un izmeklēšana ir ļoti būtiska. Kas ir tas viens no galvenajiem faktoriem, kas vecu dzīvnieku dzīvē ir ļoti būtisks un ko mēs varam darīt, ko mēs varam ietekmēt, kā mēs varam uzlabot? Un tās ir sāpes, jo ļoti daudzi veci dzīvnieki cieš sāpes. Tagad ir jautājums, kā mēs atpazīstam sāpes. Jo dzīvnieks nenāk pie jums un saka, šorīt man tā gūža sāp, ļoti sāp. Viņš nekad jums tā nenāks un neteiks. Jūsu uzdevums kā saimniekam, kā senioru saimniekam, ko jūs jau savu dzīvnieku pazīstat ilgstoši, ir šīs sāpes atpazīt. Šeit ir informācija par agresiju, bet faktiski viens no biežākajiem agresijas iemesliem, ne cēloņiem, bet iemesliem suņiem ir sāpes. Tā kā faktiski šo agresijas skalu var izmantot arī, lai atpazītu sāpes. Un kas bieži vien ir pārsteigums ne tikai dzīvnieku īpašniekiem, bet arī vetārstiem, ka bieža žāvāšanās, mirkšķināšana, deguna laizīšana var būt sāpju pazīme. Ne 100% vienmēr tas tā ir, bet tā ir viena no pazīmēm, kas varētu par to liecināt. Vienkārši tam ir jāpievērš uzmanība un citās situācijās, kā dzīvnieks uzvedās, kāda ir viņa
reakcija, vai tā ir mainījusies, tā kā šīs pašas zemākās agresijas pazīmes, jeb sāpju pazīmes, ir jāspēj atpazīt. Tāpat arī, kad dzīvnieks komunikācijas laikā pagriež galvu prom, viņš tā kā izvairās no šīs komunikācijas. Tā arī varētu būt viena no sāpju pazīmēm. Tieši tāpat kā pagriežot ķermeni prom no tā komunikācijas objekta, vai arī vienkārši aiziet prom, atglaustas ausis, nolaista aste starp kājām, nogulšanās ar paceltu kāju, kas ir arī tāda, faktiski padošanās pazīme, bet arī var liecināt par agresiju. Un tad jau, protams, rūkšana, tāda iekampšana un košana, tās jau ir galējas pazīmes, ja suns galīgi netiek galā ar, ka viņš jums komunicē ar visu savu spēju, ka viņam sāp, ka viņš negrib turpināt šo komunikāciju. Un ja tas vai nu cits suns vai cilvēks vai nedodies bērns vēl turpina šo komunikāciju, tad tas var beigties ar suņa agresiju. Tā kā šīs pazīmes ir ļoti svarīgi atpazīt, un īpaši, ja jums ir mājās bērni, tad stāstīt arī viņiem, ko nozīmē, ja suns atglauž ausis, ko nozīmē, ja viņš pagriež galvu, tad suns ir jāliek mierā, ka viņš negrib ar jums turpināt komunicēt. Te ir laba tabula sadalījums par to, kā izpaužas sāpes sunim. Un jūs redzat, ka visbiezākā tā pīrāga daļa ir agresija. Tātad tas ir tiešām pazīme, kā visbiežāk izpaužas sāpes. Arī kognitīvās disfunkcijas, tātad kaut kādi komunikācijas traucējumi, uzvedības izmaiņas. Tāda separācijas trauksme, ka suns jūtās pamests, vientuļš un uztraukts, bailes, trauksme, vokalizācija, kas būtu riešana, smilkstēšana, kaķu gadījumā ņaudēšana un tāda čīkstēšana, kompulsīvas darbības, ar to mēs saprotam vai nu laizīšanu, vai košanu, vai plēšanu, vai skrāpēšanu, bet sevis, savas ādas, sava ķermeņa. Un destruktīvas darbības, tās mēs droši vien visi esam redzējuši jau kucēnu vecumā ar saplēstām mēbelēm un sagraustām kurpēm, bet arī vecumā galā tas var atkārtoties jau kā tāda sāpju vai arī daļai demences pazīme. Un, protams, toaletes paradumu izmaiņas, ka dzīvnieks vairs īsti nekontrolē savas vajadzības. Attiecībā uz kaķiem, kaķi ir pilnīgi cita pasaule. Ja suns vēl sāpēs var smilkstēt vai kaut kā izrādīt tās sāpes, tad kaķi ir, manuprāt, vienkārši kosmos. Vairāk pēc ķermeņa valodas var atpazīt, ka viņiem kaut kas nav īsti kārtībā. Un šis, man liekas, ir ļoti tāds vizuāli labs, uzskatāms piemērs, kad mēs redzam kreisajā pusē kaķis ir tāds modrs un mošs, un tiek uzskatīts, ka šis ir dzīvnieks, kuram nav sāpes. Tad pa vidu jūs redzat, ka ausu gali ir mazliet attālinājušies, un acis ir mazliet vairāk piemiegtas. Tas varētu būt dzīvnieks sāpēs. Un šis pēdējais, tās jau ir hroniskas sāpes. Ja mēs domājam, ka tas ir vecs kaķīts, kas tur laimīgā miegā urrā, tad faktiski tas ir kaķis, kas cieš sāpes, visu laiku hroniskas sāpes. Un mūsu kā vetārstu un jūsu kā saimnieku pienākums ir kaut ko ar šo darīt. Jo tas ir, manuprāt, tas nav pieļaujami, ka dzīvnieks gadiem cieš hroniskas sāpes. Kā atpazīt sāpes kaķim? Tātad kaķim visbiežākā pazīme būs, ka viņam mainās toaletes lietošanas paradumi, ka viņš čurā ārpus kastītes vai neiet uz kastīti vai sāk čurāt tur gultā vai nezinu kur. Tas ir visbiežākā pazīme, ka kaut kas nav kārtībā. Tās var būt gan sāpes, gan urīnceļu problēmas, kas arī ir sāpes, bet principā tad jāmeklē ir iemesls, kur ir tā problēma. Šeit ir ielikts otrais kā vokalizēšana. Varbūt tā arī ir, bet
nezinu, man neliekas, ka tā ir otrā biežākā pazīme, bet, tas nav mans pētījums, tāds ir pētījuma rezultāts. Bet jebkurā gadījumā veciem kaķiem ir arī novērojams kognitīvās disfunkcijas, tātad, ka viņš neatpazīst savu vidi, savu telpu, saimniekus, ir tāds apjucis un apmulsis. Bailes, agresija, kas arī ir ļoti raksturīgi sāpēm. Lieciet man mierā, man ir bailes, labāk noslēpšos, neaiztieciet mani. Un pārmērīga mazgāšanās, kas kaķiem ir ļoti tipiska tāda psiholoģisku problēmu izpausme, ka viņi pārāk sāk sevi kopt un mazgāt. Tā, par laboratorijas izmeklējumiem es jau, man liekas, minēju, ka tas ir ļoti svarīgi un tas palīdz gan vetārstam saprast labāk to situāciju, kas notiek ar jūsu dzīvnieku, gan arī jums pašiem justies drošāk, ka viss ir ok, analīzes ir kārtībā, klīniski izstās labi, problēmas nav un arī analīzes ir kārtībā. Man liekas, tas ir ļoti būtiski tādam sirdsmieram, ja jums ir dzīvnieks tajā seniora vecumā, tomēr sekot viņam līdz, ka ir viss kārtībā. Un tās biežākās analīzes, ko vetārs iesaka, ir pilna asins aina, kas mums ļauj novērtēt, vai organismā nav kaut kāds iekaisums vai anēmija. Bioķīmijas izmeklējumi ļauj mums novērtēt, kā strādā aknas, kā strādā nieres, arī daļai gremošanas traktu. Un urīna analīzes ir ļoti svarīgas. Tas ir tik būtiski īpaši veciem dzīvniekiem noteikt, kā strādā nieres. Urīna analīzes tam ir vienkārši perfekts. Tāpat arī cukurdiabēta agrīnai diagnostikai. Tad, ja ir kaut kādas aizdomas, protams, ne standarta gadījumā veterinārā ārsts ieteiks rengenu, sonogrāfiju vai citus izmeklējumus. Lieliski, ja var izmērīt asinsspiedienu, tas ir ļoti būtisks rādītājs gan pie nieru mazspējas, gan arī sirds slimībām, bet tas nav tik viegli kā cilvēkiem. Un arī vairogdziedzera izmeklējumi īpaši kaķiem, īpaši veciem, īpaši tādiem, kas daudz ēd un ir tievi, un ir tādi agresīvi un tādi uzbudināti. Vairogdziedzera rādītāji ir ļoti būtiski. Un šeit pa labi jūs redzat, ko piedāvā viena no lielākajām Eiropas veterinārijām laboratorijām Laboklin, tieši geriatriskais profils, tātad visi šie izmeklējumi, kas ir minēti kreisajā pusē, plus SDMA, tas, ko es teicu par nieru mazspējas agrīno diagnostiku. Ļoti vērtīgs rādītājs. Viņš vairs nav tik dārgs, kā bija pirms pāris gadiem, ka viņš tikko parādījās. Bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs, lai noteiktu nieru mazspēju agrīnās stadijās. Tā, es tagad neredzu, vai ir kādi jautājumi, bet tas laikam arī šobrīd nav pārāk svarīgi, jo mēs turpināsim ar šī bija Ineses Bērziņas lekcijas daļa. Tagad mēs sāksim manu lekcijas daļu, bet uz jautājumiem droši vien tad mēs atbildēsim beigās uz visiem, kādi būs sanākuši. Tā, tad... Šī ir Vetfonda mājaslapa, www.vetfonds.lv. Te jūs redzat screenshotu, kā viņi izskatās, bet bez tā, ka mums ir interneta aptieka, kur jūs varat nopirkt un visus tos līdzekļus, par ko mēs šodien runāsim un jau ko Astra pieminēja, bet mēs esam tiešām centušies mūsu mājaslapu padarīt noderīgu jums. Un tur ir daudz informācijas, tur ir daudz apkopoti raksti gan par ārstēšanu, dzīvnieku kopšanu, vetārstu padomi, ieteikumi. Jā, ja jums sanāk laika, būtu vērts droši vien paskatīties, kas tur ir, varbūt kaut kas interesants un vērtīgs arī jums atrodās. Bet atgriežoties pie tēmas par veciem dzīvniekiem, tātad šeit ir saraksts, protams, nepilnīgs, bet tomēr diezgan būtisks ar aktīvajām vielām, kas ir visbiežāk papildbarību sastāvā, nevis zāļu, bet kuru vērtība ir pierādīta klīniskos pētījumos tieši geriatrijā, tātad vecu dzīvnieku ārstēšanā. Es varbūt nelasīšu viņus visus pēc kārtas, bet
jūs varat uzmest aci, un pēc tam mēs arī nosūtīsim lekcijas materiālus, jūs varēsiet iepazīties ar viņiem smalkāk. Bet principā paši svarīgākie - omega taukskābes, antioksidanti, šķiedrvielas, prebiotikas, probiotikas viennozīmīgi, glikozamīns, chondroitīns, kolagēns, B grupas vitamīni, nu un arī pārējie. Jā, kā jau es teicu, veterinārārsts ir veca dzīvnieka labākais draugs. Tā tam būtu jābūt, ka jūs par visiem jautājumiem, kas jūs uztrauc, ko jūs nesaprotat, kas jums liekas, vai tas ir normāli vai nav normāli, ka jūs varat konsultēties ar veterinārārstu, jo ir tik viegli kaut ko izdarīt nepareizi. Pirmkārt, šodien es jums pastāstīšu diezgan daudz tādas specifiskas informācijas, bet nevajadzētu jums pamatojoties uz to uzstādīt diagnozes. Tas ir kā Čapekam bija, kad baronis lasīja grāmatu, medicīnas grāmatu un atrada pilnīgi visas slimības sev, izņemot ūdeni celī. Nu, tas noteikti nebūtu labas medicīnas piemērs, tāpēc es aicinātu tomēr konsultēties. Jums ir jāzina, ko prasīt vetārstam. Tas gan ir tiesa. Tas ir labi, ka jūs zinat un jūs esat informēti un jūs varat prasīt, vai tas varētu būt šis, kā mēs to varam noteikt, vai tas neizskatās pēc tā. Pilnīgi noteikti, bet tā diagnoze tomēr būtu jāuzstāda vetārstam. Nu jā, kā es teicu, ir risks palaist garām kaut ko vai ielaist kaut ko par dziļu, par tālu, un to nevajadzētu pieļaut. Un arī pārmērīga kaut kāda produktu lietošana, kaut produkts varbūt pats ir labs, bet, ja, piemēram, dzīvniekam ir nieru mazspēja, līdz ar to viņa nieres strādā sliktāk, un tie vielmaiņas gala produkti tiek izvadīti sliktāk. Līdz ar to ir jākoriģē devas, un tas jau ir vetārsta uzdevums. Tā kā veciem dzīvniekiem vajadzētu būt piesardzīgiem ar diagnožu uzstādīšanu pašiem. Nu, tāpat kā arī pieaugušiem dzīvniekiem un jauniem dzīvniekiem. Tas, laikam, nebūtu tik svarīgi, cik dzīvnieku vecums. Šis būs tās biežākās problēmas, par ko mēs runāsim. Un vienu pēc otras apskatīsim divos vārdos, kādas ir pazīmes, un nākošos divos vārdos, ko mēs varam šai lietas labā darīt. Tātad, sāksim bez problēmas. Jums ir vecs dzīvnieks, it kā viss ok, bet liekas, ka vajadzētu tad mazliet kaut kādu tādu vitamīnu piedevu, kaut ko tādu, kas varētu vecam dzīvniekam nākt par labu. Tad, lūk, itāļu kompānija Abiomax, viņi ir pēdējā laikā specializējušies, viņiem ir tieši līnija veciem dzīvniekiem. Un šeit ir Abiomax Senior Cat un Senior Dog ar diezgan sakarīgu sastāvu, kur ir MSM, kas ir metilsulfnilmetāns, kam ir sāpes mazinoša iedarbība. Zivju eļļa nav gan pārāk lielā koncentrācijā, bet tomēr ir. E, A, B grupa vitamīni, cinks, selēns, kas ir ļoti būtiski normālai imūnsistēmai un organisma aizsargs spējām, un arī pietiekami daudz antioksidantu, kas veciem dzīvniekiem, kā jūs jau dzirdējāt, ko Astra teica, ir ļoti būtiski. Principā abos produktos sastāvs ir ļoti līdzīgs, bet viņi atšķirās. Viņi atšķirās ar garšas īpašībām, ka tas, kas ir domāts kaķiem, tur tā garša viela, jeb kā viņi nosaukt, tā garša ir vairāk piemērota kaķiem, un attiecīgi suņiem ir savs produkts. Tāpēc ir atšķirīgi iepakojumi, ka tieši tā iedošana un barošana būs daudz vieglāka, attiecīgi, ja jūs dosiet īstajai sugai paredzēto produktu. Bet atgriežoties pie problēmām, tātad kognitīvo spēju mazināšanās, kas ir viena no tipiskajām vecuma pazīmēm dzīvniekiem, tātad, kas varētu izpausties kā maldīšanās pazīstamā vidē, nemiers, bezmiegs, tas, ka dzīvnieks pēkšņi vairs nesaprot komandas vai nezin, kā veikt savas toaletes lietas, palielināta reakcija,
apjukums, un ļoti bieži raksturīgas ir apļveida kustības, tādas bezmērķīga kustēšanās pa telpu, brīžiem apstājoties un skatoties kaut kur pilnīgi sienā bezmērķīgi. Šādos gadījumos mēs varam lietot Brain Active Balance, kas ir tieši šādiem te veciem dzīvniekiem domāta papildu barība, satur zīvju CE vitamīnus, ženšeņa ekstraktu, kas, kā zināms, ir tāds organismu vispār tonizējošs līdzeklis, antioksidantu, C vitamīnu, acetilcisteīnu un zaļās tējas ekstraktu, kas arī ir ļoti bagāta ar antioksidantiem, un arī EGCG, kas ir augu izcelsmes, arī spēcīgs antioksidants un kam piemīt arī neiroprotektīva un antineoplastiska ietekme. Tātad šāds līdzeklis gan suņiem, gan kaķiem kapsulu veidā ir pieejams. Tad nākošais, par ko diezgan labi jau man liekas izstāstīja Astra par locītavu un kustību traucējumiem, tātad tie būtu artrīti, displāzijas un dažādas citas balsta un kustību sistēmas problēmas, kas izskatās kā grūtības piecelties, uzkāpt pa trepēm, stīvums, samazināta vēlme pēc fiziskās slodzes un, kā jau mēs minējām pašā sākumā, sāpju pazīme, agresivitāte. Tas var būt gan suņiem, gan kaķiem. Savukārt kaķiem biežākās artrīta pazīmes ir, ka viņš vienkārši guļ. Viņš nolien kaut kur un guļ. Un pārstāj sevi kopt un paliek tāds apskretis un nesmuks. Un arī, kā jau minējām, pie sāpju pazīmēm tolets paradumu maiņa, ka viņš varbūt vairs nevar iekāpt tai kastītē un nevēlās iet uz turieni un veikt savas darīšanas turpat, kur viņš atrodas. Jā, te arī Astra minēja daudz par produktiem. Es tikai varbūt pieminēšu būtiskākos, ko es gribētu uzteikt ļoti plašajā locītavu produktu klāstā, jo šis ir tiešām viena no tādām piepildītākajām nišām, kur to produktu piedāvājums ir milzīgi liels. Kas būtu, kādi kritēriji jāņem vērā izvēloties, kurš tad tas produkts būtu vislabākais? Viens no tiem, protams, ir koncentrācijas, jo mēdz būt tādi produkti, kur aktīvās vielas ir, es atvainojos, homeopātiskās koncentrācijās, nu, ka nav iespējams, ja ir jābūt, piemēram, es nezinu, hondroitīna sulfātam 200 mg, tad viņš tur ir, piemēram, 20 mg. Nu, ir diezgan loģiski, ka tur nekāda efekta nebūs. Otrais, kas būtu svarīgi noskaidrot, ir tīrības pakāpe, jo šīs aktīvās vielas, piemēram, glikozamīna hidrohlorīds, mēdz būt, tur, piemēram, 99% aktīvā viela, vai arī, piemēram, 50%. Otri 50% ir, piemēram, kalcija karbonāts vai kaut kāda balasta viela, kam nav nekāda sakara ar pozitīvu ietekmi uz locītavām. Tāpēc ir ļoti būtiski šī vielas tīrība, jo viņi norādīs, ka lietošanas pamācībā vai tai sastāvā, ka glikozamīna hidrohlorīds ir tur, piemēram, 200 mg, bet puse no tā ir kaut kāda balastviela. Ar šo gan grēko ļoti daudzas firmas, šīs tīrības pakāpes nenorādot. Parasti viņas norāda tikai tie, kam tā tīrības pakāpe ir ļoti liela. Tā kā, tad tajos gadījumos jūs arī varat droši ticēt, ka jūs dzīvnieks saņem to, kas ir uz tās lietošanas pamācības rakstīts. Un trešā lieta, ko es gribētu atzīmēt, ir izcelsme, produktu izcelsme. Piemēram, Glikoflex viņam sastāvā ir dabiskas izcelsmes gliemenes, kas ir sasaldētas un izžāvētas, tātad liofilizētas. Un visas tās aktīvās vielas, kas tur ir, tas glikozamīns, hondroitīna sulfāts un vitamīni un mangāns un viss pārējais, kas tur ir iekšā, viņš ir ļoti biopieejamā veidā.
Tā kā viņš ir no dabiskas izcelsmes, viņam ir ļoti augsta biopieejamība, tāda ļoti augsta uzsūkšanās. Tā kā faktiski viss, ko jūs iedodat, arī tiks izmantots tur, kur viņam ir jāizmantojas, nevis aizies garām locītavām un saistaudiem, bet tiks izvadīts kopā ar fekālijām, kas noteikti nav jūsu mērķis, pērkot dārgu papildbarību. Tā kā tās būtu tādi faktori, kam pievērst uzmanību. Un, protams, arī garšas īpašības un kā dzīvnieki sēd. Ja jums ir jāmokās ar to nabaga sunu, lai viņam iedabūtu kaut kādu kapsulu, nu, tad varbūt ir jāpadomā, varbūt, ka var pāriet uz kaut kādu citu līdzekli, ko ir vieglāk iedot. Kožņu veidā vai tās pašas glikofleks tabletes ir suņi, kam ļoti patīk tā zivju smarža vai jūras produktu smarža, pareizāk sakot, un kuri ļoti labprāt ēd tādus. Ir, kas neēd, protams, kā kurš dzīvnieks. Bija jau čatā jautājums par kaņepju eļļām. Ar kaņepju eļļām, jāapstāst tik mums laika, lai es neaizrunājos par kaņepju eļļām, labi, īsumā varu. Ar kaņepju eļļām ir tā, ka Eiropas Savienība, protams, ļoti stingri regulē kaņepju eļļas, jo tas ir varen bīstams produkts mūsu dzīvniekiem. Protams, psihoaktīvā daļa tas vispār ir nevienai kaņepju eļļai, kas ir lietošanai dzīvniekiem, nevajadzētu saturēt psihoaktīvo daļu. Tās visas ir izņemtas. Bet, jebkurā gadījumā, arī bez visa tā ir noteikts procents. Ja es nemaldos, man liekas, tie bija līdz 10% tās eļļas ir atļautas. Bet es esmu redzējis produkts ar 12% un 15%. Tā kā ir tā, ka regulējums ir, bet izpildījums ir visāds. Bet ir daudz pētījumu par kaņepju eļļu lietošanu, un viņi ir pozitīvi. Par hroniskām sāpēm, arī par tādu relaksējošu un nomierinošu darbību, tie ir ļoti pozitīvi rezultāti, un es domāju, ka šie būs produkti, ko nākotnē lietosim arvien vairāk saviem dzīvniekiem un arī sev pašiem, jo tur ir ļoti daudz labu īpašību. Viens no tiem, kā es teicu, tā dabiskā izcelsme, kas ļauj tās aktīvās vielas efektīvi uzņemt. Un, protams, dažādi citi palīgi līdzekļi, kā pacēlāji, kas ļauj mums, mūsu vecajiem dzīvniekiem pārvietoties un kustēties mierīgāk un drošāk. Ortozes, ķepu pretslīdes uzlīmes, kas ļauj veciem dzīvniekiem pa slīdenajām parketa un lamināta grīdām kustēties drošāk. Nu, un ekstrēmos gadījumos, protams, ratiņi, gan tikai pakaļkājām, gan arī visām 4 kājām atbalstam. Un ratiņi patiešām pēdējā laikā ir palikuši tādi, vairs ne ekskluzīvi. Viņi ir, protams, dārgi, bet ja jūs viņus pērkat betfondā, tad pēc tam, kad jums viņus vairs nevajag, mēs viņus atpērkam. Tā kā faktiski tas ieguldījums nemaz nav tik liels. Uz to laiku, kad jums jāiegulda tā nauda, tas ir, bet pēc tam jūs viņu varat dabūt atpakaļ, jo mūsu praksē laikam nav bijuši tādi ratiņi, kas ir tik ļoti nolietoti, ka mēs nevarētu paņemt atpakaļ. Bet ir ratiņi, kas tiek lietot ļoti ilgi jau, tā kā varbūt arī tādi kādreiz gadīsies. Par rampām un guļvietām. Tas ir it kā tāds vienkārša lieta, ko var pat pats uztaisīt. Nav jāpērk speciāli tur dārgas rampas. Bet tās ļoti būtiski veciem suņiem, kad viņiem nav jālec, ka viņiem nav jākāp pa trepēm, ka viņi var uziet pa rampu. Tas tik ļoti atvieglo viņiem dzīvi. Un, protams, par mīkstām guļvietām nerunāsim. Paši zinām, cik patīkami ir gulēt pareiza mīkstuma matracī. Un tieši tāpat arī suņiem. Jo viņiem jau nav tādas gultiņas kā mums visbiežāk. Viņiem tomēr ir kaut kāda. Viņi mēdz atgulties arī uz cietām virsmām, tā kā būtu labi tiem elkonīšiem un tām visām locītavām, ka viņas tomēr balstītos lielāko daļu uz kaut kā tomēr mīksta. Mums laiks paliek maz, bet mēs iesim ātri. Sirds slimības. Ļoti bieži veciem suņiem novēro klepu, un tad tā viena no diferenciāla diagnozēm ļoti būtiski ir sirds slimības, jo visbiežāk veciem dzīvniekiem ir hipertrofētā kardiomiopātija, tā dilatācijas, palielināta sirds,
un tā spiež uz traheju, un tādēļ rodas tas klepus. Un tas ir diezgan būtisks tāds faktors, ko izstāstīt vetārstam, kad jūs ejat pie viņa, lai saprastu, ko ar to sirdi tālāk darīt, vai kaut ko darīt vai nedarīt. Tādiem sākuma gadījumiem ir ļoti labs līdzeklis kardiofors, kas satur daudz vērtīgas vielas priekš sirds muskuļa darbības, tā kā, lai atbalstītu un veicinātu pareizu viņa darbību, ieskaitot koenzīmu Q10, ko mēs minējām sākumā tajā vielu sarakstā, un daudz antioksidantus un citas vērtīgas vielas. Nieru mazspēja. Tas ir tas, par ko es sākumā jau jūs ļoti baidīju, bet pamatoti baidīju, jo nieru mazspēja ir patiešām bieža problēma. Veciem kaķiem vecumā virs 10 gadiem 40% no kaķiem ir nieru mazspēja. Tas ir milzīgs daudzums, un vecumā virs 15 gadiem 80%. Tas ir faktiski gandrīz katrs kaķis ir ar nieru mazspēju kaut kādā sākuma vai jau vidējā stadijā. Un tas ir ļoti būtiski to zināt. Suņiem tie procenti ir daudz mazāki, bet tomēr joprojām svarīgi. Un, kā es teicu, tā nieru mazspēja ir ļoti būtiska, jo viņa dramatiski samazina dzīves kvalitāti dzīvniekam. Un labā ziņa ir tā, ka mēs varam kaut ko darīt. Pazīmes pastiprināt džeršanu, čurāšanu, tas ir pats būtiskākais. Ja jūsu vecais suns sāk vairāk dzert, vairāk čurāt, tā ir problēma. Tā nav slikta uzvedība, tas nav, varbūt karstums, bet skatīties, protams, pēc situācijas, bet tas ir ļoti būtiski pazīme, ar ko doties pie vetārsta. Un par nieru mazspēju. Tātad sākumā mēs sākam ar nieru diētu, kas ir gan Hills, Royal, Purina, visi pārējie, kas ražo specifiskās veterinārās diētas. Viņiem ir veterinārā diēta, piemēram, KD ir Hillsam, Renal ir Royalim un tā tālāk. Tas ir pats pirmais, ar ko jāsāk. Tad, ja ir jau 2., 3. stadija pēc nieru mazspējas skalas, ko vetārsts lieto ikdienā un zina, kas tas ir, viņš noteiks pēc kreatinīna daudzuma un pēc citiem parametriem, kura tā stadija ir, tad ir jāsāk lietot fosforu saistītāji. Un fosforu saistītāji, piemēram, Normafos no Farmakros ražotāja, ir ļoti būtiski, kāds ir tas fosforu saistītājs, jo ne visi viņi strādā, un ir būtiski ar vetārstu konsultēties, kurš būs vislabākais. Tad nākošajās attīstības stadijās, kad jau pievienojas, vēl par fosforu tomēr pateikšu, tas ir ļoti būtiski, jo tas augstais fosfors liekas, nekas jau fosfors tāds, tur fosfors kalcijs tāds labs makroelements, droši vien neko sliktu nedara, bet patiesībā pie nieru mazspējas viņš asinīs ir milzīgos daudzumos. Un tas, ko viņš dara, viņš kaitē nieru šūnām tādā mērā, ka tās nieres vairs nav nieru audi, kas funkcionē kā nedara to, ko nierēm jādara, bet viņi paliek tā kā saistaudi. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tikko tās nieres paliek kā saistaudi, viņas vairs nefunkcionē, viņas neko nefiltrē, un tas ir ļoti ātrs un taisns ceļš uz galu. Tā kā tā fosforu saistīšana ir ļoti, ļoti būtiska. To sākt pēc iespējas ātrāk. Un jūs varat to sākt pēc iespējas ātrāk tikai tad, ja jūs esat noteikuši ar SDMA to nieru mazspēju agrīnās stadijās. Jo tad, kad ir jāsāk lietot tas Normafos, jūs vēl neko neredzat. Jums dzīvnieks nečurā, ne dzer daudz. Viņš ir normāls dzīvnieks, tikai vecs. Tā kā ar šo mēs varam dramatiski paildzināt savu dzīvnieku labas, kvalitatīvas dzīves ilgumu. Turpinot par nieru mazspēju vēl nākošajās stadijās, tad, kad jau, diemžēl, tā slimība ir progresējusi, jo viņu nevar izārstēt, bet viņu var ļoti ievērojami paildzināt to dzīvildzi un kvalitatīvu dzīvildzi, ne tikai, ka viņš tur kaut kāds mokās pavada savu laiku, bet tādu kvalitatīvu dzīvi. Arī ar nieru mazspēju gadiem var dzīvnieki nodzīvot, ja viņi ir labi, teiksim tā, apkopta, jeb menedžēta.
Tātad nākošajās stadijās jau, kad kad pievienojas vielmaiņas acidoze un slāpekļu vielmaiņa tiek izmainīta, tad jau ir vajadzīgs papildus vēl lietot kaut ko jau mazliet spēcīgāku, un tas būs K-Protect vai Renal Kombi, kas palīdzēs šīs pazīmes novērst. Bet tas jau tiešām ir vetārsta jautājums. Es tikai izstāstu jums, lai jūs zinat šīs lietas, ko prasīt vetārstam un cik svarīgi ir tās izmeklēt. Redzes dzirdes pasliktināšanās, tas, diemžēl, ir ne tikai veciem cilvēkiem, bet arī veciem dzīvniekiem. Un, jā, ko mēs varam darīt? Man liekas ļoti vērtīgs šis, ja dzīvnieks ir galīgi akls un neredz vairs pilnīgi neko, tad ir ļoti svarīgi viņam profilaktēt turpmākās traumas un uzlikt šādu apkakli, kurai priekšā ir tas pusaplis, kas neļauj viņam ieskriet sienā vai satraumēties vēl vairāk. Un veciem dzīvniekiem ļoti bieži ir asaru izdalīšanās traucēta, un tāpēc jālieto ir mākslīgās asaras, kas ir varbūt gēla veidā, kas nav jālieto tik bieži kā pilieni. Tā kā tas jau arī ir jāpārunā ar savu veterināru ārstu. Nemiers. Tā ir ļoti bieži sastopama vecu dzīvnieku problēma, ka dzīvnieki ir nemierīgi, rej, kauc, īpaši naktīs, un tas ir traucējoši ne tikai viņam pašam, bet arī saimniekiem. Un tās ir būtiskas problēmas, ko jautāt vetārstam, ko ar to darīt. Mūsu piedāvājumā ir vairāki līdzekļi. Īpaši es gribētu atkal pieminēt Abiomaks kalmu, kuras sastāvā ir ļoti interesants patentēts produkts peptidis, kas ir specifisks proteīns, arī dabiskas izcelsmes, manuprāt, dzīvnieku izcelsmes proteīns, kam ir ļoti labi klīniskie pētījumi. Viņa faktiski rezultāti ir pat salīdzināmi ar diazepāmu ietekmi. Viņam ir viens pētījums, kur viņš tiešām salīdzināts ar diazepāmu. Un tie rezultāti nemaz nav sliktāki. Tā kā, tas, protams, nenozīmē, ka jūs dosiet Abiomaks kalmu un jūsu dzīvnieks būs sedēts vai mierīgs kā pēc diazepāma, bet to noteikti ir vērts pamēģināt kā vienu no efektīvām papildbarībām. Tad otrs produkts, par ko jūs noteikti jau zinat, tas ir feromoni. Mūsu piedāvājumi ir kalma. Feromoni gan suņiem, gan kaķiem, kas ir svarīgi, jo agrāk feromoni bija tikai kaķiem, tagad ir arī suņiem. Feromoni, kā jūs zinat, ir dabiskas vielas, ko dzīvnieka ķermenis izdala dabiskos apstākļos, un viņi ir daudz un dažādi, bet šie konkrētie ir tie, kas atbild par to, ka dzīvnieks ir mājās, drošībā, pie savas ģimenes un nav par ko uztraukties. Tātad tie feromoni komunicē šādu ziņu. Un šādu ziņu jūs faktiski mākslīgi vai no ar spreju vai ar kontaktā iespraužamu difuzoru palīdzību suniem vai kaķim darat zināmu konstanti, ka šeit briesmas nav un var mierīgi relaksēti atpūsties. Tas ir īpaši vērtīgi tādās stresa situācijās, kā tur jauns dzīvnieks, jauna māja, jauns ģimenes loceklis, vai vizīte pie vetārsta, vai pārvietošana, vai kas no kuram dzīvniekam ir tās stresa situācijas. Attiecībā par kognitīvām lietām tagad ir ļoti modē šādi visādi gadžeti un produkti, kur suns var laizīt un var ņemt ārā no kubiciņiem barības gabaliņus un ošņāties pa tādām lupatiņām un meklēt kaut kādus gardumiņus. Kas, protams, viss ir ļoti skaisti un attīsta vai kavē to kognitīvo funkciju norietu, bet, principā to visu jau var rekur arī ar vienkārši plasmasas pudeli, samest tur papīrus un arī iebērt to gardumiņu, izgriezt caurumiņus, un jums būs tieši tāds pats aktivitāšu dēlis, kā šis par 200 eiro, bet, tas jau katra izvēle, kā katrs vēlās to pieiet lietai. Vēl pavisam īsi, jo man jau laiks pavisam beidzās, bet 2 vārdos ir ļoti svarīga zobkopšana. Šeit Klūnī maintenance gēls, lielisks līdzeklis, kas
palīdz vienkāršā veidā tik galā, ir dzīvnieki, kam nekad nav iespējams tīrīt zobus. Tas ir pilnīgi, tas nav iespējams. Tāpēc šāds līdzeklis, kas ir šķidruma veidā uzliekams uz smaganām, uz zobiem, ir pieņemams daudziem dzīvnieku īpašniekiem un tiešām mazina to aplikumu. Protams, ne zobakmeni, bet aplikumu un sliktu smaku. Ar to var cīnīties. Urīna nesaturēšana. Ļoti bieži problēma, īpaši sterilizētām kucēm un arī vispār veciem dzīvniekiem, kā šo estrogēnu trūkuma dēļ, sfinkters ir atslābināts, urīnplūšļa muskulis, kas slēdz urīnplūšļa kakliņu un neļauj urīnam patvaļīgi noplūst. Tas ir atslābināts, un šie dabiskie fitoestrogēni palīdz to muskulu tonizēt un var palīdzēt strādāt. Mums bija patiesībā ļoti labs eksperiments ar šo, jo bija Latvijā pazudušas, kā mums mēdz pazust zāles, kas ir specifiski zāles, reģistrētas kā zāles, tās bija pazudušas no tirgus vispār. Un tad vienīgais, kas bija pieejams, bija šīs dialiks kožas, un tad mums tas izmēģinājuma lauciņš kļuva daudz plašāks, un mēs dabūjām diezgan daudz labu atsauksmi, ka tas tiešām strādā. Jo bija cilvēki, kam nebija izejas, kam vienkārši bija jāņem tas, kas ir pieejams, bet bija arī daudz tādi, kas nopriecājās par iespēju lietot kaut ko dabisku, nevis ķīmisku līdzekli. Tā kā par šo arī būtu vērts atcerēties un zināt, ja tādas problēmas parādās. Un vēl viens produkts no Abiomaks, Slim. Tātad aptaukošanās ir bīstama veciem dzīvniekiem, jo pastiprina svaru slodzi gan sirdī, gan locītavām, gan visam citam, gan aknām, gan pārējām, un arī tauki, kā zināms, ir iekaisuma ģeneratori. Tā kā tas noteikti nav nekas labs, un ja ir kaut kāds līdzeklis, kas var palīdzēt šajā procesā, protams, neviens jums neapgalvos, ka šis Abiomaks Slim jūs dosiet tabletes, un dzīvnieks jums rītdien būs jau tur tievs zaudējis, tur nezinu cik kilogramus. Tā, protams, nav, bet šis līdzeklis var palīdzēt tajā procesā, aktivizēt vielmaiņu, samazināt apetīti, to bada sajūtu mazināt, un tas ir būtiski, ka jūs dodat samazinātas kalorijas, tomēr tāds palīga līdzeklis ir ļoti vērtīgs un varbūt ļoti tieši tas sīkais, izšķirīgais punkts, kas ļauj to izdarīt, jo notievēt nav viegli ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Nobeigumā ieteikumi. Kā jau teicu, un vēlreiz uzsvēršu, vetārsts ir veca dzīvnieka labākais draugs, tā tam būtu jābūt. Tātad regulāras pārbaudas, neretāk kā reizi gadā, piemērota vide, ļoti svarīgi, patiešām ļoti svarīgi, lai dzīvnieks jūtas ērti, jo viņš ir pelnījis, viņš ir tik ilgi bijis jūsu kompanjons, ka viņš ir pelnījis savās vecumdienās būt ērtā un patīkamā vidē. Piemērota barība, kā teicu, svara kontroli, ļoti būtiski, zobi. Zobi ir viens no biežākajiem, labi, es te visu laiku saku, ka viens no biežākajiem sāpju cēloņiem, bet tiešām slikti nekopti zobi ir ļoti sāpīgi. Ir dzirdēti stāsti no vetārstiem, kad sunim izrauj vai kaķiem izrauj, tur es nezinu, 7, 8 vai pat vairāk zobus, un viņš vienkārši paliek laimīgs, paliek kā kucēns, jo visu laiku viņam ir drausmīgas sāpes bijušas. Nodrošināt fizisko mentālo aktivitāti, vai no ar dārgiem paklājiņiem, vai no ar plasmasas pudelēm, vai vienkārši ar pastaigām, un vienkārši izbaudīt laiku kopā, jo tas seniors jau jums ir tik ilgi, cik viņš ir. Tā kā tas ir tāds laiks, kas ir jāmēģina padarīt visiem pēc iespējas patīkamāks. Jā, tas arī viss. Paldies par uzmanību un jautājumiem. Mums... droši vien, ka mēs varam atļauties vēl palikt kādu laiku kopā un atbildēt uz jautājumiem, ja ir kādi jautājumi, jo es tagad tikai viņus sāku redzēt. Jā, tas ir slikti. Tagad jautājums ir, vai šos preparātus vēlams lietot arī ne senioriem suņiem? Tad jautājums, pa kuriem preparātiem, protams. Šis bija iekrits Astras prezentācijas laikā, un tas bija Abiomaks. Abiomaks, kurš no tur bija 2 Slim?
Nu, nu, jā, Ja tas bija Astras laikā, tad Astra runāja par locītavu produktiem, man liekas. Bija locītava, tur bija arī Abiomax Slim un Abiomax Derma, manuprāt, man jāpaskatās, bet Bet principā, bet Ievai taisnība, tas bija par locītavām, tas bija tās ja tas ir par slaidas. locītavām, ja jūs runājat par glikozamīnu hondratīnu preparātiem, tad jūs viņus drīkstat lietot, tā kā arī varbūt ne veciem dzīvniekiem, īpaši liela augums, viņiem tas ir ieteicams, viņus var lietot kursa veidā, viņi nav, teiksim, veciem dzīvniekiem, jums viņi būs tā kā papildu barība visu mūžu iespējams garumā. Bet dzīvniekiem, kuri ir jaunāki, viņus var palietot kursa veidā, viņš palīdz tam skrimslim funkcionēt. Un tas skrimsli vairāk apgādā ar šīm barības vielām. jautājums, vai ir kāda negatīvā puse vai riski lietojot glikozamīnu hondratīnu preparātus? Es laikam atbildētu kā jebkurām zālēm, jebkuram līdzeklim, ko jūs patiesībā jebkurai barībai, ko jūs liekat savā mutē, jo tas ir proteīns. Pret proteīnu var būt alerģijas, var būt kaut kādas nepanesības. Un tieši nākošais jautājums ir, kā rīkoties, vai ir alternatīvas, ja nepanes glikofleks tabletes, paliek mīksts vēders un pūšas. Tādas reakcijas ir iespējams, jo šie ir dabiski preparāti un kam ir nepanesība pret, es nezinu, pienu vai šīm pašām zivīm. Tā kā tas ir vienkārši jāmēģina kaut kas cits, jo tas preparātu klāsts ir pat tiešām. Ja jums nepatīk viens, ņemiet nākošo. Protams, pētot sastāvus un vai tur iekšā ir tas, kam tur būtu jābūt. Es laikam tādu, Astra, tu gribi kaut ko vēl papildināt? Nē, es piekrītu pilnīgi tev, ka ar šiem glikofleks glukozamiem preparātiem, es domāju, ka šeit viņi domā tieši to glikofleksu klasisko, kas ir. Šobrīd to variāciju ir tik daudz, kuras var aizstāt tieši šīs glikofleks tabletes, un es arī ieteiktu noteikti meklēt to, kas ir jūsu sunim piemērots, jā. Ko darīt ar vecu un spītīgu suni, kura nekad nav ēdusi sauso barību, bet spītības pēc mēdz pa brīdim izrīt kaķa sauso barību? Es vienmēr saku, ka nav slikti, nav tik slikti, ja suns apēd kaķu barību. Sliktāk būtu, ja jums būtu kaķis, kurš ēst suņu barību. Tas suns vienkārši dabū barību ar augstāku proteīnu daudzumu. Tā kā, ko lai es jums saku, nolieciet trauciņu augstāk, bet vispār, ja tā nopietni, tad par šo nav ļoti jums jāuztraucās, jo tiešām tas nav tik bīstami, ja suns apēd kaķa barību. Jā, jo kaķa barībā vairāk tauku un proteīnu, viņi vienkārši garšīgāk. Tāpēc tas ir dabiski, ka viņi vēlās apēst kaķa barību. Bet, ja viņam ir sava barība, kuru viņš dabū un pietiekamā daudzumā, tad droši vien nekāda nelaime tur nav. Kā 14-gadīgam sunim atjaunot muskuļu masu pēc kušinga apturēšanas? Ir arī nieru un aknu mazspēja. Jelgavā jums ir klīnikā pieejama fizioterapija, hidroterapija, kas ir ļoti veselīga šajā gadījumā tādā ziņā, ka tam dzīvniekam nav jātur tā sava masa. Ka viņš iet pa to ūdeni, tas notiek tā dabiski, bet jāņem vērā, ka 14-gadīgs suns, nezinu šeit šķirni, diemžēl, tāpēc ir vēl grūti komentēt, bet 14-gadīgs suns šie procesi notiks ļoti lēnām, un jūs viņu, es pieņemu, ka nekad neatjaunosiet tādu muskuļu masu, kāda viņa ir bijusi. Bet noteikti šeit var palīdzēt fizioterapijas. Arī mājās jūs varat kaut ko domāt, kādus līdzsvaru tos, ka viņš ir tajās kustībās spiests un dažādot tās kustības, lai nav tikai pastaigas, bet arī kaut kas cits. Jau varbūt tev kāds komentārs. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka muskuļu masu tur atjaunot noteikti nezinu, vai izdosies. Bodybuilders viņš nebūs nekad, bet ļoti svarīgi, tieši kā Astra teica, tās kustības turpināt un neļaut viņam iegulties. Tas ir tieši tāpat kā veciem cilvēkiem. Tās kustības ir milzīgi svarīgas. Un īpaši, ja ir rakstīts, ka ir aknu un nieru mazspēja, tas ir skaidrs, ka tam dzīvniekam ir diezgan grūti, bet tās pastaigas un tā kustēšanās, tas ir milzīgi svarīgi. Un, varbūt kādreiz jums iesaka kaut kur nepadomājot tā īsti kārtība. Ir kaut kādi, ir produkti, kas saucās muskuļu masai, tur ar vēl karnitīnu un aminoskābi lielu daudzumu. Šajā gadījumā par to vajadzētu ļoti distancēti vai rezervēti attiekties, jo tur ir ļoti daudz proteīnu un jūsu sunim ir nieru mazspēja, tur var sanākt liela šaiza. Tā kā, ja dzīvniekam ir nieru un aknu mazspēja, jebkuru papildu barību tikai konsultējoties ar vetārstu, jo tur var tiešām sanākt
nesmukums, nelabi. Vai kaķa barība, droši vien tā pati, tas pats suns, kas tur ēd to kaķa barību, nekaitēs, ja viņi tur pareizai apēdīs, bet tas nav, ko vajadzētu tikai ēst. Tā, šeit lieto Džeigārdu suns taksis 10 gadi pēc ārsta ieteikuma pastāvīgi profilaksei. Sūdzību par veselību nav, vai nepieciešama pārtraukuma, vai varam turpināt lietot patstāvīgi. 10 gadu taksim. Faktiski šādā vecumā es teiktu, ka taksim ir labi lietot šos preparātus, tāpēc, ka, kā jau es minēju, šie starpskrēmeļu diski, rēķina taksis ir dzīvnieks, kuram ir garš mugurkaulais, tātad šie diski ir tā bīstamā vieta, viņam vājā vieta, ahilē papēdis, kā teikt, un faktiski 10 gadi, kāpēc jūs sākāt lietot, laikam tas man būtu jāsaprot, bet ja ārsts jums ieteica, tad es teiktu, ka jūs droši varat turpināt. Jau varbūt tu vēl kaut ko vēlies. Jā, es piebilstu, ka droši vien ar to ārstu arī ir jāparunājas, ko viņš saka, vai vajag pārtraukumu taisīt vai nē, bet vai var lietot? Noteikti var. Jautājums, vai vajag. Un to, vai vajag, to jums pateiks jūsu vetārsts, bet varēt noteikti var. Tā, nākošais. Kādas papildu problēmas vecumā gaidāmas kopš dzimšanas aklam, lielam 24 kg sunim, patreiz 7 gadi un adekvāts? Tas ir jauki. Es teiktu, ka nekādas papildu problēmas. Visas problēmas viņam jau ir. Kā jebkuram dzīvniekam, bet nekas specifisks, manuprāt, man nenāk prātā. Protams, visas akluma saistītās traumas un tas viss, to jau jūs jau tagad zinat noteikti. 7 gadu vecumā, es domāju, jums jau pieredze ir, kā dzīvot ar aklu suni. Un tas, kas varbūt, ko es ieteiktu jums nedarīt, nemainīt mājā, teiksim, izkārtojumu, mēbeļu izkārtojumu, lai cik gribētos, jo suns ir pieredze, viņš jau ir, viņš tā kā zina tās vietas, kur viņš iet, kam viņš var uzskriet, kas ar viņu var notikt. Ja jūs, teiksim, izdomāsiet pēkšņi, ka jūs gribat mainīt kaut ko ļoti šajā mēbeļu izkārtojumā, tas var tā kā negatīvi ietekmēt to viņu tādā ziņā, ka viņš var uztriekties kaut kam un tā. Bet es arī domāju, līdzīgi kā kolēģi, ka tur nebūs, jums nav jāgaida problēmas tikai tāpēc, ka viņš ir akls. Tā kā noteikti, liels 24 kilogramīgs suns, vidēji lielums suns, tur uz 13 gadiem var attīstīties, skatāties, kā viņš kustās. Ja viņš saka, jūs redzat, ka viņš kustās lēnāk un negribīgāk, tad domājiet, varbūt tur ir locītavu problēmas. Bet tā, es domāju, jums nav kas jāgaida šobrīd. Dzīvot veseli. Dzīvot veseli, tieši tā. Un tad mums kolēģis Reinis Brītis uzdod jautājumu par novecošanās procesu putniem, reptiļiem un zīdītājiem, un arī kā sāpes izpaužas putniem un reptiļiem. Es nezinu, būsim kompetents atbildēt, ja tu Astra vienīgais, laikam nē. Ir tā, ka es droši vien, ka neesmu kompetenta atbildēt uz šiem jautājumiem, bet kādi putni, vistas dzīves ilgums un papagaļu dzīves ilgums. Mēs te varam skatīties, tās pašas, kā izpaudīsies sāpes putniem un reptiļiem, ņemot vērā, ka viņiem vairāk ir attīstītas šīs te smadzenes tieši, kas ir atbildīgas mums par šo te reakciju un par tādām, nav varbūt šī te frontālā daiva, bet ir tieši šī te smadzeņu stumbras, kas vairāk ir tādi instinktīvas darbības. Diemžēl, kolēģi, es nebūšu viskompetentākā šeit jums atbildēt par šo, bet mēs šoreiz koncentrējamies uz zīdītājiem. Mums ir kolēģi, tieši šobrīd iet webināri par putnu, ir bijuši gan par putnu slimībām, gan tā kā, diemžēl. Paldies par jautājumu. Tas varētu būt kaut kas, ko mēs varētu nākotnē koncentrēties. Vetfondam ir daži produkti eksotiskiem dzīvniekiem, bet tas nav mūsu galvenais fokus, gan jāatzīst, diemžēl, varbūt nākotnē, varbūt tas var mainīties, Nākošais jautājums mums ir, cik bieži būtu ieteicamais biežums veikt profilaktiskās pilnas asins analīzes sunim senioram? Tā, faktiski, ja jūs gribat tādus salīdzinošos rezultātus, tad reizi gadā būtu ieteicams, jo tad jūs vienkārši redzat, ja jums ir labi viss tam dzīvniekam, tad jūs pēc gada noņemsiet atkārtot analīzes, jūs varat salīdzināt, un ja tur tie rādītāji nemainās, varat varbūt tad vienkārši skatīties, vai sākt ar pusotru gadu. Tur atkal vislabāk izrunāt tieši ar jūsu veterināru ārstu, tad saprast to viņa
viedokli, bet faktiski reizi gadā tas ir pilnīgi pietiekami biežāk. Es domāju, ka jums nav nepieciešams. Jā, ar nosacījumu, ja rādītājos jums ir viss tur kārtībā. Ja nav kaut Vai kādas ir kādas aizdomas vai kaut kādas bāžas vai kaut kādas, es nezinu, radiniekiem tajā suņu metienā kaut kādas problēmas. Nu, tur jāizvērtē tā situācija, bet principā jā, reizi gadā tas varētu būt. Tad nākošais Astri jautājums, tas ir par tavu tēmu, ar ko atšķiras prebiotikas no probiotikām? Nu, prebiotikas būs tā kā šie te oligosaharīdi, polisaharīdi, respektīvi tas, ko ēdīs, lai jums vieglāk saprast, probiotika ir labā baktērija, kura dzīvo gremošanas kanālā, kuru mēs gribam, lai viņi tur dzīvo, un viņai ir nepieciešamas prebiotikas, ko viņa ēdīs. Un tad prebiotikas mēs varam izdalīt no dažādiem augiem, piemēram, tur, nu, tie varbūt arī cukuri, piemēram, kurus vienkārši ēd šīs te labās baktērijas. Un tāpēc, jā, šie kombinētie preparāti vienmēr būs efektīvāki, jo tā baktērija, ko tu uzņem, viņai uzreiz ir blakus šī te prebiotika, no kā viņa var pabaroties, jā. Jo ne visas prebiotikas var kombinēt ar visām probiotikām, bet tā ir atkal pilnīgi cita tēma, kurā droši vien mēs šobrīd neieslīgstam, bet to ir svarīgi atcerēties. Ne visas prebiotikas mēs varam likt kopā ar visām probiotikām, un viņas būs parasti jau efektīvas. tie līdzekļi, kas ir kombinētie, viņiem padomāts par to, ka tie der kopā. Tā kā to nevajadzētu mums uztraukties kā lietot. Jā, protams, tie ir izstrādāti speciāli tam, tāpēc es arī saku, ka labāk izvēlēties tos kombinētos. Tā, labi. Vai visiem kaķiem senioriem ir rekomendēta omega-3 lietošana, vai ir kādas kontraindikācijas uzturu bagātinātājiem? Šeit es laikam atbildēju, ka kontraindikācijas varētu būt kaut kādas nieru mazspējas, sirds mazspējas, aknu darbības traucējumi, uzsūkšanās traucējumi, kaut kādas specifiskas lietas, ar ko dzīvnieks slimo, bet ar to jāpārunā ar savu vetārstu, ko tur labāk darīt. Vai rekomendētu omega-3 lietošanu? Es teiktu, ka jā, tāpēc, ka omega-3 ir visplašāk pētītā papildu barība vispār veterinārijā, un īpaši mazo dzīvnieku, nu varbūt prebiotikas ir plašāk pētīta, labi. Bet tā efektivitāte ir tik ļoti pierādīta gan iekaisuma mazināšanā, gan sirdsdarbības veicināšanā, ka es teiktu, ka ja tam dzīvniekam nav kaut kādas ļoti specifiskas problēmas, ka viņš nevar uzņemt tās eļļas un taukskābes, vai tur ir kaut kāda, nezinu, tur triglicerīdu vielmaiņas problēma vai kaut kas, tad noteikti būtu ieteicams. Tas nāks tikai par labu, bet atkal jāskatās devas. Atkal jāskatās devas, vai jūs nedodat kaut ko, bezjēdzīgu. Jo ļoti daudzos produktos, arī jāatzīst veģfonda produktos, bet tajos, kas nav specifiski omega produkti, viņi ir kombinēti, un tās omegas produktos, kur ir arī citas vielas, varbūt mazākā koncentrācijā, kā viņiem vajadzētu būt, ja jūs gribētu šo produktu lietot kā omegu avotu. Tā kā tur ir jāskatās, ko jūs gribat panākt. Ja tas ir kombinēts produkts ar kaut kādu citu galveno indikāciju, un tās omegas tur tikai tā, kā viena no sastāvdaļām, tad tas būtu pieļaujams, bet ja tas ir galvenais omegu avots, tad jāskatās, lai tur pietiekama koncentrācija. Kā izpaužas klepus suņiem? Klepojot. Jā, Tieši tāpat kā cilvēkiem un kaķiem un jebkuram dzīvniekam, kas klepo, bez atšķirības. Tur nav, tieši tāpat kā klepus. Klepus ir klepus. Jā, bez varbūt dažādi klepus veidi, un tas viss arī var būt. Bet, ja jautājums ir par to klepu, kas ir pazīme sirds problēmām, viņš ir tāds rets. Viņš nav tāds, ka tas dzīvnieks klepo tur un atklapo kaut ko produktīvs, tas klepus būtu. Viņš vienkārši ir savs, pareizē viņš tā kā ieklepojas, iekrekšķinās. Droši vien tas bija tas jautājums. Jo klepus pie pneimonijas vai kaut kāda trahejas iekaisuma vai laringīta būs kā normāls klepus, kad tāds, kā pie cilvēkiem, kā pie bronhīta, nekāda atšķirība tur nebūs. Bet tas sirds klepus ir tāds ieklepojas pareizēm. Piekrīt, Astra? Jā, es pilnīgi piekrītu, jā, ļoti labs klepus. Vai ir kāds specifisks? Es tikai piebildīšu, ja jums ir kaut kāds tāds dīvains klepus dzīvniekiem, jūs dodaties pie sava ārsta,
būtu ļoti labi, ja jūs tā kā ievāktu sev, priekš sevis to anamnēzi, ko jūs izstāstīt ārstam, vai klepus ir no rīta vai vakarā, kuros mirkļos viņš ir, kad jūs novērojat, un tā kā, tad arī ārstam ir vieglāk jums palīdzēt. Ideāli uzfilmēt. Jā. Tas ir vislabākais vispār. Un attiecībā uz visām veselības problēmām, kas jums liekas tādas šaubīgas, kas reizēm ir, kas nav, uzfilmēt video, tas ir tik palīdzīgi ārstam saprast, kas tur notiek. Jo pēc jūsu vārdiem, tas nevienmēr visiem ir tā spēja aprakstīt un ārstam spēja iztēloties tik adekvāta. Vai ir kādas specifiskas pazīmes, kas liecina, ka sunim varētu problēmas būt ar vairogdziedzeri? Parasti jau suņiem ir tieši šis hipotirioze, kas nozīmē, ka jums varētu novērot, piemēram, svara pieaugumu, un dzīvnieks varētu kļūt mazāk aktīvs. Viņam varētu būt apmetojuma problēmas, apmetojums varētu kļūt nespodrs, piemēram, pārmērīgu matu izkrišanu kaut kādās vietās, varbūt pat tādi alopēciju laukumi, piemēram. Vēl nezinu, ja viņam, piemēram, kaut kāda brūce varbūt tā lēnāk dzīst. Ja kaut kas uz ādas veidojas, jūs pamanat kaut kā, kad šādā veidā. Ja ir vairogdziedzeru problēmas, asins analīzes var diezgan viegli tās konstatēt. Ir vairāki vairogdziedzeru hormoni, ko nosaka, un tā nav sarežģīta diagnoze parasti. Dažkārt, protams, ir kaut kas nespecifisks, un tās analīzes nav specifiskas, un viss kaut kas var gadīties, jo bioloģijā nekas nav 100% tā un ne savādāk. Vienmēr var būt visādi, bet parasti tā nav ļoti komplicēta diagnoze. Jā, un par kaķiem tur ir drusku cits stāsts. Viņiem var būt pilnīgi pretēji, jo viņiem ir hipertiroidisms raksturīgs. Tad, kad to vairogdziedzeru hormoni ir nevis trūks, bet viņi ir vairāk kā vajag. Un tad tas kaķis ir tieši pretēji tievs un hiperaktīvs un agresīvs. Un tas tieši uz veciem kaķiem, starp citu, vairāk tās hipertiroidisms veciem kaķiem. Kā veidojas lipomas un vai tās var novērst? Kā veidojas lipomas? Principā šīs taukaudu šūnas sāk nekontrolēt vairoties. Tā labdabīgs audzējs skaitās. Jā, tā kā labdabīgs veidojums uz ādas, un vai to kaut kā var novērst? Principā ir šīs ģenētiskās, vienkārši, kā mēs zinām, piemēram, Staffordshire terrieri, viņiem bieži vien ir šīs lipomas novērojams uz vecumu. Es domāju, tā ir tāda ar vecumu saistīta pārmaiņa, kuru jūs vienkārši nekā nevar novērst, jā. Īsti tā kā nē. Šīs pašas, es domāju, ja jūs dodat šīs te omegas, viņas arī labvēlīgi iedarbojas gan uz šo te ādu, gan šiem te procesiem, varbūt ko tādu, bet tā, nē. Faktiski, tas nav specifisks. Nē, tas nav noteikti, nē, nekā tāda specifiska lipomā nav, bet viņas ir labdabīgas, vienīgi tas, ka varbūt vizuāli kaut kādam kādreiz nepatīk. Vai vizuāli ir kaut kādā vietā, kur traucē? Tad tas ir ķirurģisks risinājums. Jā, tad runā ar savu veterinārārstu un viņam nospēc. Tur citu variantu daudz nav tā, vai feromoni, ko var lietot suņiem, ir droši lietošanai papagaļi, ja mājās ir papagaļi? Jā, protams, tāpēc, ka feromoni ir starpsugas šie te signāli, ko atstāja, ko spēj nolasīt tikai suns. Papagailis iespējams šos feromonus vispār nejūt. Līdz ar to viņi ir pilnīgi droši lietošanai un nekādas. Kā kaķiem būs pilnīgi vienalga suņu feromoni. Jā, tā kā starpsugā tas neko neizdarīs sliktu, noteikti ne, droši lietojiet. Jautājums par prezentācijas video materiāliem. Jā, mēs ierakstam un rītdien nosūtīsim visiem tiem, kas bija piereģistrējušies saiti uz lekciju. Labi, kolēģi, es mēģināšu atbildēt vēl par tām sāpju pazīmēm, putniem un reptiļiem. Es domāju, ka reptiļiem, piemēram, tur varētu būt kaut kādas, pazīmes, ko mēs redzētu varbūt uz ādas. Viņi arī varētu kļūt mazāk aktīvi, tāpat arī putni. Viņi varētu kļūt apātiskāki. Iespējams, viņi varētu no stresa, ka viņiem ir kaut kādas sāpes, sākt, izraut sev šīs te spalvas, piemēram. Tādos smagākos gadījumos jau mēs varam redzēt tādas apgrūtinātu elpošanu, bet vispār es domāju, ka šīm sugām, reptiļi un putni, viņām ir daudz grūtāk noteikt gan sāpes, jo viņi to daudz labāk noslēp.
tā kā viņiem nav tās pazīmes tik daudz un redzamas, kā varbūt šiem te zīdītājiem. Bet, jāstāsta uz spalvām. Ja jums nepatīk, kā izstāsta spalvas, tas varētu būt viens no rādītājiem. Atkarībā, kas tas par putnu, bet ja tas ir papagājs, piemēram, kurš ir kādreiz bijis ārkārtīgi komunikabls un gribējis ar jums būt kontaktā, varbūt tagad vairāk laika pavada būrī, piemēram, tas varētu būt, kaut kāda mīdīšanās uz vietas, kas viņiem varbūt ir raksturīgi pie tādām uzvedības izmaiņām. Kaut kas šāds. Arī tie paši reptīļi iespējams kļūst mazāk aktīvi, ādas kaut kādas izmaiņas, ēšanas temps varbūt kļūst lēnāks. Es skatītos kaut ko tādu. Es sagaidītu kaut ko tādu. Jo, protams, par reptiļiem droši vien mums jātaisa atsevišķa prezentācija un ar cilvēkiem, kas nodarbojas ikdienā ar reptiļiem. Kas to dara vienkārši, tieši tā. Jautājums, vai prezentācija būs publiski YouTube, vai mēs paši varbūt varam viņu publicēt ar atsauksmi uz Vetfondu? Es nezinu, bet es neredzu iemeslu, kāpēc nē, jo man liekas, tā informācija ir svarīga cilvēkiem to zināt, un es neredzu nekādu iemeslu. Mēs ne par kādām zālēm nerunājām, nekāda reklāma zāļu, kas nav atļauta, nebija, tā kā droši vien, ka varam to darīt. Vai optiskajā ar ALUB plus gēlu var lietot ilgstoši un bez pārtraukumiem, kā ikdienas kopšanas sastāvdaļa sausās acu sindroma gadījumā? Jā, noteikti. Pilnīgi noteikti viņu var lietot un viņu vajag lietot, jo sausās acis, tās asaras nekad viņas neradīsies, ja tas acis dziedzers nestrādā, tā kā pilnīgi noteikti. Tas ir ilgstošai lietošanai, jā. Es domāju, tur nav citu variantu atbildē. Vai Glikoflex 3 lietot tad, kad jau ir sāpes, vai var lietot arī profilaksei? Šo laikam es arī varu īsi atbildēt, kad principā var lietot arī profilaksē, bet tas tāds mazliet, tāds braukt uz kūtiņu ar Mercedesu, jo viņš ir salīdzinoši dārgāks un ja nav nepieciešams, ja nav tā advancētā locītavu problēma, kas ar sāpēm un ar klibumu un tādu, redzamām problēmām izpaužas, jūs varat lietot kaut ko lētāku. Bet, ja jūs gribat, protams, ka neko sliktu viņš neizdarīs, absolūti. Tur nav nekāds pretsāpju līdzeklis, kas būtu kā nesturīgais pretiekaisuma līdzeklis, kas tur var radīt problēmas kuņģim ilgstoši lietojot vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā lietot var, bet vai vajag? Tā, sunim senioram ar locītavu problēmām vai ir ieteicama peldēšana? Jā. Peldēšanas laikā notiek, tiek šis svars izlīdzināts, viņš nav tik liels uz locītavām. Protams, nevajadzētu viņu aizvest uz kaut kādām pārāk ilgām šīm nodarbībām, bet tāda mērena laika peldēšanas aktivitāte ir ieteicama. Pilnīgi noteikti. Vai bieža suņa vešana ārā var palīdzēt izvairīties no nieru problēmām? Droši vien tas ir domāts, ka tu viņu vajag čurāt bieži ārā. Tā izklausās. Nevis paskatāties. Domāju, ka nē. Es domāju, ka tam nav korelācijas tieši. Jā, mums nav pētījumi par šo, bet domāju, ka nē. Tur vairāk jāstāsta, ar ko jūs viņu barojat, kādi ir tie vidas apstākļi, un, protams, ģenētika. Arī, diemžēl, ir gadījumi, kad jūs neizvairīsieties no tā, ka tu neko. Jā, ka viss ir darīts vienkārši lieliski un ideāli, bet tomēr tā nieru mazspēja ir, jo viņa ir tik lielam procentam dzīvnieku, ka tur tādas... Lai gan interesanti, mēs Latvijā esam kaķu nieru mazspējas zeme, vai ne? Teiksim, Itālija, viņi ir suņu nieru mazspējas zeme. Tas tā, kā arī no reģiona atšķirās. Astra, tev paldies no Reiņa par tavu mēģinājumu atbildēt. Tas bija pirmais, kur jau bija. Es atkārtojos, jo Reinam bija pārtrūcis raidījums, tāpēc jautājums bija atkārtojies. Bet paldies, lūdzu, es mēģināju. Tas neatiec uz šo semināru, bet, diemžēl, saskaros nevienu reizi kā vetārsti, un, diemžēl, tālāk jautājums ir... Nevēlas noņemties ar suņu noņemties ar suņu senioru. Jums jādabūt citu vetārstu, tur man nav citu atbildi. Tas nav riktīgs jūsu vetārsts, kurš nevēlās noņemties ar senioru. Tas vispār nav laba pazīme, ja vetārsts nevēlas noņemties ar jūsu dzīvnieku. Ir vetārsti, kas ļoti vēlas. Es no tā paša geriatrijas semināra, kas mums nu pat bija, dzirdēju tik daudz atsauksmu no vetārstiem, ka šī ir tik svarīga tēma
un mums ir tik daudz senioru, mums ir tik daudz, mēs gribam viņiem palīdzēt, un tās zināšanas ir ļoti svarīgas. Tā kā jums vienkārši jāatrod īstais vetārs, tur šaubu nav, ka jūs atradīsiet, jo viņi ir daudz un kas ir ieinteresēti tieši specifiski geriatrijas problēmās. Ja jums interesē, es varu pēc tam iedot arī privāti kādus pāris vetārus, kas tiešām par šo interesējas. Ja jums ir kaut kādas tieši specifiskas geriatrijas problēmas ar dzīvnieku, tad to noteikti var izsināt. Un vajag atrast to savu veterinārārstu. Tieši tā. Tā. Labi, tad mēs esam. Paldies, Rēnim. Pagaidām mums vēl ir čatā jautājums. Ja par cik mēs esam vēl cilvēki pietiekami daudz, es domāju, atbildam visus. Jo cilvēkiem beidzās laiks, viņi iet prom vienkārši, vai ne? Es domāju, ka turpinam. Vai krusteniskās saites plīsums un pateles luksācija tiek pavadīta ar sāpēm un būtu jālieto pretsāpju līdzekļi? Tas noteikti ir sāpīgi, vismaz sākumā pilnīgi noteikti, jo tas ir plīsums, tas ir reāls audu bojājums, kas noteikti ir sāpīgs. Viņš jau klibo ne tādēļ, ka viņam ir aiz gara laika vai nav ko darīt, viņam sāp. Hroniskos gadījumos, jā, var būt, ka tur jau tās saites ir iestieptas un tie visi receptori jau tur ir, nezinu, pieraduši pie tās situācijas, ka tā problēma vairs nav tik sāpīga, bet akūti noteikti. Bet, principā šis ir noteikti atkal vetārstam jautājums. Jūsu vetārstam, nevis vetārstam teorētiskajam, kas mēs ar Astru šobrīd esam. Jā, neesam klīnikā un neizmeklējam, nezinu, tur ir dzīvnieku neko. Bet, jā, tur ar krustenisko saiti, ja viņa būs pārauta, tad tas būs ļoti sāpīgi. Ja būs daļais plīsums, tad iespējams nekas ar patēlu ir drusciņu savādāk. Un atkal, protams, viss ir atkarīgs no dzīvnieku lieluma. Tā kā jā, sāpes būs. Jo patiesībā, jā, ceļa kaulu luksācija var būt pilnīgi nesāpīga. Tas gan, ja viņai ir īpaši tā habituālā luksācija, kas tev vienā minūtē ieiet, otrā minūtē iziet, tad tas galīgi nav sāpīgi. Bet, ja viņa būs pirmā un traumatiska luksācija, tas noteikti būs sāpīgi. Tā kā tas ir, dažādi. Kādas ir kontraindikācijas Abiomax Dog senioru lietošanai? Vai var kombinēt ar Glikomax 2? Es nezinu. Glikoflegs gan jau domāts, ne? Vai arī varbūt ir kaut kāds Glikomax 2, ko mēs nezinām, bet es domāju, ka Glikomax 2, tāpat kā Glikoflex 3, ja tas ir tas pats, jebkurā gadījumā es domāju, ka viņus noteikti var kombinēt, jo Abiomax senior sastāvā nav nekas tāds tik ļoti lielā daudzumā, kas varētu kaut kādas kontraindikācijas radīt. Es teiktu, ka var. Es neredzu tur nekādu pretrunu. Jautājums par zobu kopšanas līdzekļiem vecumā. Jā, es pieminēju tikai vienu klūnija maintenance gēlu, bet ir ļoti daudz dažādu līdzekļu, un tur var diezgan viegli atrast to, kas jūsu dzīvniekam un jums kā komandai zobu tīrīšanas jautājumā sadarbojoties strādā. Sākot no zobu pastām, kas ir ar fermentiem un labi noņem aplikumus un profilaktē zobakmeni, līdz šiem līdzekļiem, ko uzliek uz smaganām, kas šķīdina aplikumu, un līdz pat līdzekļiem, ko var pielikt pie dzeramā ūdens, kas arī darbojās tieši tāpat šķīdinot aplikumu un profilaktējot zobakmeni. Tā kā tur ir daudz. Tikai lūdzu, saimnieki mīļie, atcerieties, pirms jūs lietojat šos līdzekļus, ja jūs redzat savam dzīvniekam zobakmeni, viņš ir jānotīra. Neviens līdzeklis šāds jums nepalīdzēs to zobakmeni dabūt nost. Jūs zobus aizvedat pie veterinārārsta, viņš viņus noskalē, smuki notīra, atdod jums veselu smuku muti, kurai veikta higiēna, un tad jūs sākat šos lietot, jo dažreiz, diemžēl, īpašniekiem liekas, ka to zobakmeni varēs dabūt nost ar šiem pulverīšiem vai gēlēm vai ko, bet vai zobpastām tas nav iespējams, jo viņš jau ir pieaudzis tā pie tā zobiņa, ka viņš ir mehāniski jānotīra. Tas ir jāņem vērā, un tad mēs sākam lietot ar to, kas mums ir visērtāk. Jā, tā ļoti, ļoti vērtīga piezīme, jā. Jo, ja kāds jums saka, šis līdzeklis noņem zobakmeni, nenoņems. Nekas nenoņem zobakmeni, izņemot vetārstu. Jā. Jā. Tu vēl kaut ko gribēji? Vai pastiprināt guļvietas laizīšana, vienalga vai paša suņa vai saimnieka, jeb kā cita, kur gatavojas gulēt, ir demences vai sāpju pazīme? Interesanti.
Tur būtu ļoti interesanti zināt tā suņa tā kā anamnēs par šo suni, cik ātri viņš tika atšķirts no mātes, kādā vecumā, kādos apstākļos viņš ir dzīvojis, cik sen viņš šo dara. Ja viņš to sāka darīt kaut kad nesen, viņš ir, teiksim, kļuvis vecāks, mēs varam domāt, ka tas var liecināt iespējams par kādām sāpēm, bet šis var izstīties arī pēc uzvedības problēmām, kuras viņš izpauž, tā kā viņš iekārtojās. Tā kā tur jāskatās. Jā, ja viņš nekad to nav darījis un tagad to dara, tad tas var būt saistīts ar šo te, kā ar vienu, tā ar otru. Tur jāapstās. Demence, viņai varbūt būtu jābūt vēl kādam simptomam, kas jums varētu liecināt, ka viņam ir šī demence. Jā, tā, es arī piekrīstu tādai atbildēji. Jo viņš kaut kā mēģina sevi iespējams nomierināt. Laizīšanā deguns mute, tie ir tā kā nomierinošie signāli suņam, un iespējams, ja viņš laiza šo te guļvietu, viņš ar kaut kā, jā, bet tur arī jāskatās sīkāk, grūti šādi. Jā, droši vien tur ir jāuzdod vairāk jautājumu par to anamnēzi un jāsaprot labāk, bet atbildi ir jā un nē, visādi var būt. Ļoti vērtīga atbildi priekš jums, bet tas ir viss, ko mēs pēc labākās sirdsapziņas varam teikt. Ja dodu glikozamīnu un omegu, vai papildus dot abiomaks? Es teiktu, ka jā, jo abiomaksam ir cits sastāvs. Tur omegas nav tik daudz, un glikozamīns, tur bija metilsulfonilmetāns, kas ir arī mazliet locītavu problēmām paredzēts, bet noteikti viņus var kombinēt. Tas noteikti nenāks par sliktu. Maniem suņiem ir 12 un 13 gadi, lieto Glikoflex 3 jau kādus 8 gadus, bet tabletes negaršo. Laužam 4 daļās un liekam pie ēdiena. Žēl, ka tā, bet ja jūs 8 gadus lietojat, laikam jau jūs kaut kā esat visi iemanījušies tikt ar to galā. Vai arī te jāsaka paldies par vērtīgo padomu varbūt citiem saimniekiem, ka viņi var salauzt un iebarot, pat ja viņš neēd, vai ne? Vai cilvēki dara vispār pārsteidzošas lietas, dāla tabletes, tad viņas pulveros ber uz barības, tad tin kaut kādās gaļās un visu kaut ko dara, lai iedotu tabletes. Tā ir vispār tablešu tošana suņiem ir, man liekas, atsevišķa mākslas nozare, mākslas zinātnes un tehnikas nozare. Tā, ja suņuks ir vecs, tūlīt būs 12 gadi, pēc pastaigām ir grūti piecelties, pārvietoties, ko jūs ieteiktu suga Vidusāzijas aitu suns. Jā, tas ir tieši tas, par ko mēs šodien runājam. Precīzi tieši tas. Vidusāzijas suns 12 gadi kolosāli, kā jūs esat svētīti ar viņa vecumu. Jā, paveicies. Jā, tas ir tiešām liels vecums priekš vidusāzieša. Tāpēc mēs jums noteikti ieteiktu lietot glikozamīnu chondroitīnu preparātu ar augstu un pārbaudītu saturu, un omegu, pārbaudīt šo saturu. Un viņam tie izklausās pēc mūža papildbarības. Bet jums jāatrod, kurš viņam garšo, kurš jums ir tā kā piemērotākais, kuru varbūt tomēr viņš ēd, nevis jums jālauž 4 daļās. Vidusāzietim nebūs jālauž 4 daļās, viņam būs jādod 4 tabletes visdrīzāk. Jā. Tā kā jums jāatrod savus, bet noteikti es rekomendētu. Jā, es arī. Tālāk ir ļoti labs jautājums. Vai Vetfonda interneta aptiekā atrodamie produkti ir izturējuši labu un netukšu produktu testu? Vai man nevajag papildus pašai pētīt sastāvu un var uzticēties, ka Vetfonds tos jau ir izpētījis? Šis ir tiešām labs jautājums, uz kuru es arī nevaru atbildēt tā kā 100% jā. Tāpēc, kā jau es minēju iepriekš, ir jāskatās, kam tas produkts ir domāts. Piemēram, ja jūs gribēsiet lietot šo pašu, brainaktīvu, piemēram, kā omega-3 avotu, nepietiks. Tur nebūs pietiekami daudz, bet viņš ir lielisks savā kombinācijā, kāds viņš ir šim paredzamajam mērķim, tieši tā smadzeņu darbības un tās kognitīvās spēju uzlabošanai. Tam viņš ir vienkārši lielisks tajā kombinācijā, kas viņš ir, bet kā omega avots viņš būs pa mazu. Tā kā jā un nē. Ja jūs gribat ideālu produktu, kur ir sabalansēts pilnīgi viss, tā laikam nenotiek dzīvē. Tāds laikam nebūs, jo tās vajadzības jau arī atšķirās, ka vienam svarīgāk ir
varbūt tā locītavu jautājums, citam svarīgāk ir tieši tā demence un kognitīvās problēmas. Tā kā nav tik vienkārši, bet ko es laikam ieteiktu, ka tādu vispārēju padomu ir, ka omegas dot vienmēr papildus. Jo omegu tās drošības, kā to sauc, range, ka jūs varat pārdozēt, ir šausmīgi liela deva. Tur ir milzīga deva jādod, lai jūs viņas pārdozētu un ilgstoši. Tā kā tā būtu laikam mana drošākā atbilde uz šo. Tā, vēl mums ir jautājumi. Jūs esat ļoti ieinteresēti, vienkārši fantastiski. Zeltainais retrīvers 13,5 gadi, pa nakti reji modina augšā, grib, lai ir blakus un pājā. Dodam alzeru sīrupu, vetārsts ieteica un ir mierīgs pa nakti. Sāk arī kāpa trepēm un dīvānā. Izrakstīja arī gabapentīnu, bet iedodot bija kaut kāda lēkme. Vai tu zini, kas ir alzer, Astra? Nē, nebūs. Es pieņemu, ka tas kaut kāds nomierinošais. Jā, gabapentīnu bieži vien lieto visādām uzvedības problēmām, bet tiešām ir jāskatās, kāda ir konkrētā dzīvnieka reakcija. Bet man izstāsta, ka jūsu vetārsts ir pietiekami kompetents pēc šiem zāļu piemērošanas mēģinājumiem. Man izstāsta, ka viņš ir ieinteresēts vecu suņu ārstēšanā un apkopē. Bet svarīgi ir, ja kaut kādas zāles nestrādā vai ir kaut kādas problēmas, vai jūs nevarat iedot kaut vai tik triviāli, ne tikai nestrādā, bet vienkārši jūs viņus nevarat dabūt iekšā, tad ir jārunā ar vetārstu un jāpiemeklē citas zāles. Tas viss ir runāšanas un darīšanas jautājums. Es paskatījos, alzeru sastāvā ir ginkgo biloba, liposkābe, ūdens un tad visāds papildbarības. Ja jums jāstāsta, ja ar to alzeru viņš tās naktis guļ, tad jau jums neko citu nevajag, un jūs turpinat viņu lietot, un ir labi jums un labi sunim. Ja gadījumā ar šiem dabiskajiem jūs jūtat, ka nav, jūs jau arī šos dabiskos, ir dažādi šie dabiskie nomierinošie līdzekļi, kuri var palīdzēt, jo faktiski viņos ir šī trauksme tajā naktī, kas attīstās, un jā, es piekrītu Ievai, ka jūsu veterinārārsts izskatās, ka viņš ļoti labi zina, ko viņš dara, un ja gadījumā tas alzers sāk, kaut kā jums liekas, ka tā darbība vairs nav tāda, kā bija, tad vai nu ir jāpaliena varbūt deva vai jāpamaina cits šis te līdzeklis. Bet jā, ja viņš jums palīdz, turpinat lietot. Tieši tā. Par suņu zobiem vācaitis suns 8,5 gadi, dentes kanīnī, tātad ilkņi ir nopietni nolietot, tagad ir ļoti mazi, vai nepieciešama kāda pārbauda. Pārbauda noteikti ir nepieciešama, bet visdrīzāk tur nebūs nekādas darbības nesakos, jo suņu zobu nolietojums ir diezgan... Ir suņi, kam ir ļoti nodiluši zobi uz kaut kādu vecumu periodu. Tas atkarīgs no ģenētikas. Suņiem tāpat kā mums ir šie te izkrunījuši zobi, un viņi vienkārši dilst, diemžēl. Un ja, teiksim, jūsu sunim ir kaut neliela trauksme, kādēļ viņš, piemēram, kaut ko grauž vairāk, tad arī uz tā pamata viņi var vairāk nodilt. Bet vienmēr ir labi parādīt ārstam. Jā, pilnīgi. Es saku nenovaļā vai kaut kas tāds, bet jā. Nākošais jautājums, ko mēs arī droši nevarēsim atbildēt toiterieram, XXX kreisās pakaļkājas ortozi ir par lielu augšstilbā, vai ir kāds mazāks? To jūs mums uzvaniet un pajautājiet. Vai uzrakstiet, jā. Vai uzrakstiet e-pastā, jā. To mēs noteikti atbildēsim, bet laikam ne šeit. Tā, mēs jau 8 gadus profilaktiski lietojam Glikoflex 3 ļoti labi. Ļoti labi. Profilaktiski jūs varat lietot arī kaut ko lētāk, bet ja jūs lietojat 3 ideāli, lieliski. Krustiniskās saites operē, jā. Labi, ka pabrīnājāt par līdzekļiem un zobakmeņas noņemšanu, jā, tas ir svarīgi. Protams, ka krustiniskās saites operē dabiski. Tas tie pretsāpu līdzekļi, tas ir tikai tajā brīdī, kamēr jūs tiekat līdz vetārstam. Paldies par lekciju. Mēs ēdam visus medikamentus ietītus sviestā. Tālūk. Kolosāli, ka jums līdz 9 gadu vecumā ilgdzīvotāji bija problēmas sākot no 9 gadu vecuma, pirms tam nezinājām ārstu. Nu jā, tā mēdz būt. Bet jums ir veicies, ka jums tik ilgi nebija tas ārsts nepieciešams. Super. Tieši tā. Tā. Norāda uz jūsu suņu veselīgumu.
Vai viedoklis pieredze par bosvēlijas ekstraktu lietošanu kā uzturu bagātinātāju? Jā, mums ir papildu varības ar bosvēlijas ekstraktu. Vienu pašu kā atsevišķu gan man liekas, ka mums nav bijis neviens produkts ar tikai bosvēliju, bet Kombinēts. kombinēti. Man liekas, DGP bija laikam viens ar, tur bija bosvēlijas daudz, bet jā, ļoti pozitīva pieredze un labi strādā. Tā kā noteikti varat lietot. Šeit jautājums droši vien par humānajiem preparātiem, bet droši vien, ka to mēs tur baigi neiesāksim, jo tas ir arī sarežģīts un tēma. Jā, varbūt tas mūsu padoms, manuprāt, būtu, kad, ja jūs lietojat uz šiem uz zinātni balstītas šīs te papildu barības, kas ir veidotas, tad jūs vienmēr zinat, ka tas ir jūsu dzīvniekam piemērots, un tas ir forši, tas ir labākais, ko jūs varat dot. Un dažreiz šiem te ļoti bieži patiesībā šiem te cilvēku preparātiem viņiem trūks priekš tā dzīvnieku, tā koncentrācija ir par zemu, un tad, jā, tā atkal ir jūsu paša atbildība, kuru mēs noteikti neieteiktu. Tā kā labāk tomēr lietot to dzīvnieku preparātu, paredzētu dzīvniekiem. Tās papildu barības ir tāds mazliet, tur bieži vien ir viss kaut kas iekšā un varbūt arī nepārāk, teiksim tā efektivitāte pierādīta un ticama. Tā kā, jā, ieteicams ir lietot tos produktus, kur jūs varat paskatīties kādus klīniskos pētījumus, kaut ko tādu redzēt. Tas uzsūkšanās spējas ir ļoti svarīgs. Tur jau tā preparātā var būt ļoti daudz, kas iekšā, bet varbūt jums tam dzīvniekam no tā viss uzsūcās 30%, un tad 17% jūs vienkārši izvedat, kā jau kolēģi minēja. 70%. Tā kā jā, tas ir ar to uzmanīgi. Reku mums palielīsies ar 18 gadu vecu sunīti, kurš nekad nav bijis pie vetārsta, izņemot vakcinācijas. Kolosāli. Mums vēl ir pensionāri čupiņi. Forši. Starp citu, tajā seminārā, par ko es jau 3. reizi pieminu vetārstiem, lektori bija no Itālijas. Viņi strādā lielākajā Itāļu klīnikā un tieši ar uzvedības jautājumiem. Un viņa teica, ka viņai visvecākais pacients bija 25 gadus vecs suns. Tā kā jūsu 18-niekam vēl ir kur augt. Tā kā labi, uz šādas pozitīvas nots, man liekas, mēs arī varam beigt, jo vairāk jautājumu mums nav, droši vien, ka ir, bet nav uzrakstīti. Ievu, pagaidi, ļoti interesants jautājums. Kāpēc nekļāds Petra veiklā var nopirkt, bet tā Vetfonda aptiekā nē? Tāpēc, ka tās ir recepšu zāles. Mēs nezinām, kurā veiklā jūs viņus taisties pirkt, bet viņas drīkst izrakstīt tikai veterinārās. Tas ir recepšu medikamenti. Jā, tās ir recepšu zāles. Tā nav Vetfonda politika, ka mēs negribētu jums tirgot vai kaut kas tāds sargu, bet tas ir likums, tas ir noteikts likums, viņas drīkst. Tā ir valsts politika, jā, ka viņi uzskata, ka pretparazītu zāles, kuras ir efektīvas pret vairākām parazītu sugām, un Nexgard Spectra ir tāda zāle, ka viņas ir jālieto vetārsta kontrolē. Protams, tā vetārsta kontrole ir tāda, ka viņš jums tā zāles vienkārši iedod, bet tādi ir noteikumi, jā. Un mēs tiem noteikumiem sekojam. Tā kā jūs nekad nevarēsiet nopirkt bez receptes. Ar recepti, protams, nāciet ar recepti un ļoti laipni tiksiet apkalpoti, bet bez receptes nebūs. Tā kā, lūk, paldies jums par... Vairāk organizēt šādus webinārus. Man liekas, mēs šodien abas Rastura esam iedvesmotas un Inga gan jau arī aizkadrā. Tā kā droši vien, kad izskatās, kad kaut ko tādu mēs arī turpināsim darīt. Jā, jo mēs vēl joprojām esam 62 dalībnieki, kas ir Mēs jau esam pārsteiguši savu laiku par gandrīz stundu, tā kā tiešām laikam beidzam un laižam cilvēkus. Un ja kāds kaut ko nepaspēja pajautāt, jūs droši varat atsūtīt, gan Vetfondam ir Facebookā lapa, gan Instagramā, gan arī mums ir e-pasta un mājaslapa. Jebkuru pajautāt, ja kas vēl rodās kāds jautājums. Paldies jums! Jā. Labi, paldies, tad slēdzam rekordu pogu laukā un dodamies pie saviem senioriem. Būs webināri ieraksts, jā, rīt atsūtīsim. Labi, jauku vakar visiem. Paldies. Atā. Atā.